eiforija nav labs padomdevējs un vispār līdzgaitnieks kaut kādās situācijās, kad tu iekāp tādos mazliet bīstamākos apstākļos. Man vienkārši bija zinātkāri, ko par to varētu teikt mans ķermenis, ko par to varētu teikt mans prāts, un vai es to vispār varu. Un man ir bail no augstuma. Es biju iekrampējusies. Man šķita, ka es jūtu katru savu ķermeņa muskuli tajā brīdī. Man nāca panikas lēkme virsū. Es jūtu. Tātad es braucu kopā ar cilvēkiem, kurus es nevienu nepazīstu, bet foršā piedzīvojumā. Un es nonāku lidostā, un es secinu, ka es sēžu stūrī ierāvusies tā kā tāds bruņurupucis savu galvu iebāzis un nevaru izlīst ārā no tā, man ir kauns. Man pagāja kaut kādas 2-3 dienas, līdz es varēju tā kā atbrīvoties, iekļauties kompānijā. Tāpēc arī varbūt ļoti bieži saprotu cilvēkus, kuriem vajag laiku vai kuriem ir grūti atvērties arī ar mani sarunās, piemēram, intervijās, jo man īstenībā ir ļoti, ļoti līdzīgi. Citreiz es nevaru saņemties piezvanīt kaut kam man ir jāzvana. Līdzīgi kā visiem cilvēkiem, mūsu dzīves ir tik dažādas. Mūsu dzīvēs notiek tik daudz prieku, skumju notikumu, pārdzīvojumu. Tieši tāpat ir manā dzīvē. Tur nav nekas, ko idealizēt. Līdz ko valstī ir kaut kādas krīzes situācijas, kā piemēram pandēmija, Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā, arī politiskas kādas jautājumu risināšanas, piemēram, sensitīvu tematu. Tajā brīdī bieži vien cilvēkiem nav uz ko mērķēt savas naida būtas. Un tad viņi šauj pa tam cilvēkam, kas ir redzams. Ir brīdis, kad tu gribi palīdz zem paklāja, nekustēties un būt vienkārši absolūti neatpazīstams, jo tas ir par smagu. Darbā, jebkur es gaidu godīgumu, man ir svarīgi būt arī pašai godīgai. Man arī patīk tas, ko es daru. Man Andrejs Ēķis savulaik teica, viņš saka, kamēr tev vēl, Kristīna, tās acis smirdzēs, tikmēr tu tur vari darīt, ko tu dari, un es cenšos to mirdzumu saglabāt sevī. Es esmu Laura Denlere. Projektā Cilvēku jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Mums šodien liela diena. Kristīna Garklāve ir nokļuvusi līdz cilvēku jaudai. Es te viņai dzenājos pakaļ gadiem ilgi. Es esmu tik laimīga, ka tu esi šeit. Paldies tev liels, ka tu atnāci, jo man neliek mieru. Kad Garklāva būs cilvēku jaudā? Intervējiet lūdzu Kristīnu Garklāvu. Kristīna Garklāva visus tik forši intervē. Es pilnībā piekrītu. Lūdzu, lai nointervējat arī jūs, Kristīnu Garklāvu, lai viņi var pastāstīt. Varbūt tāpēc, ka man vienkārši arī tieši patīk citus intervēt, nevis pašai runāt. Jā, es piekritīšu, ka tas, ko Laura saka, ir daļai pateikt. Tu man vilini paņemt telefonu. Patiesība nedaudz, jā. Bet labi, tā ir, bet vienmēr ir bijis iemesls. Un, zin kā, tas iemesls ir kaut kāda atbildība pret tevi, pret tavu auditoriju. Mana konkrētā brīža sajūta tajos mirkļos, kad Laura man uzraksta, un tad man ir tā sajūta, ka es esmu tā kā, iztukšots dīķis, kurā ir nomirušas pat pēdējās zivis, un tad man nav tā sajūta, ka es varētu kaut ko dot arī citiem, un tad man ir tā atbildība pret Lauru, jo es saprotu, ka aiz katra, zini, kā mēs dzīvojam tajā ciparu pasaulē, kur cik cilvēki tur noskatījās sarunu vai kā, bet aiz katra tā cipara stāv reāls īsts cilvēks, kurš veltīja savu laiku, savu uzmanību, atdevis principā savu balsi un savu dzīves stundu. Jā, tieši tā, savu dzīvības enerģiju. Savu dzīvības enerģiju, lai klausītos kaut kādā Garklāvā, kas ir atnākusi uz šo podcastu. Jā, un tad ir tā atbildība. Un tad arī, kad tu man šķiet pēdējās 2 reizes sacīja, ka tev ir kaut kādi cilvēki daži teikuši, ka būtu forši saruna ar Kristīnu. Un ja tu domā, ka tas man to padara vieglāku, tieši pretēji, jo tu saproti... Man vajadzēja teikt, lūdzu, nāc pie manis, neviens tevi negrib. Jo, saproti, tad taču zini, kā ir. Kad mēs kaut ko gaidam, tad mēs Man ir tagad Ziemassvētki. Es sagaidīju Ziemassvētkus, Garklāva ir šeit. Ja mēs neko negaidam, tad mēs pasargājam sevi no vilšanās. Tā ir. Un tu tā staigā pa dzīvi neko negaidīdama. Tu uz ārpus zonu velc visus neko negaidīdama.
Nē, bet tiešām, jo tad tu saproti, ka ir kāds, kas varētu gaidīt kaut ko no tās sarunas. Un tas to manu stresa līmeni piešķir vēl citā līmenī, tad, kā ar šķiltaviņām. Un dedzina kaut kur no apakšiņas. Es negribētu būt iemesls tavam stresam. Es gribētu būt iemesls tavam foršam garastāvoklim. Tu teici, ka tu atnāci iztukšojusies. Nu, tu brauc uz tām ārpus zonām, lai iztukšotos? Paganē, tur jau es piepildos tajā zonās. Tu piepildies? Nu jā, tur jau tu iztukšojies fiziski, lai pietukšotos emocionāli. Tur jau ir absolūti vienkārši tā formula. Kas ir tavs briesmīgākais bērnības piedzīvojums? Kurš varbūt bija patiešām briesmīgs, varbūt likās briesmīgs? Šis ir negaidīts jautājums. Absolūti. Briesmīgākais bērnības piedzīvojums. Kādos piedzīvojumos tev ģimene vilka? Sāksim ar to. Mana ģimene jau no paša sākuma mani vilka piedzīvojumos, kas arī bija saistīts ar viņu prieka avotu, kas bija tajā laikā jau uz kalnu slēpošanu. Man šķiet, ka es varētu būt iespējams viens no tādiem mazākajiem bērniem. Uz kalna? Jā, tajā laikā 2 gadi. Tagad jau tas ir normāli. Tajā laikā tas vēl nebija tik normāli, ka tik mazus bērnus liek uz slēpēm, bet tētis kaut kā bija Polijā dabūjis kaut kādas mistiskas slēpītes un mistiskus zābakus, kurus es nevarēju dabūt kājā, bet kaut kā dabūju kājās, un tad es arī to savu bērnību sāku ar slēpošanu. Un tad es tām mazajām slēpītēm, es atceros arī Biķernieku mežā, mēs devāmies ar tēti, un tētis man uzvilka kalnā, un tad es braucu lejā, un es mistiskā kārtā, es pati nesaprotu, kā tas var notikt, bet es pat to īsti pati līdz galam neatceros, jo man bija 2 gadi, bet es mirkli atceros. Es atceros, ka vīriešu bikses tūplānā. Un tās nebija man tēta bikses. Man vienkārši es izbraucu mistiskā kārtā kaut kādam svešam vīrietim caur kājām kalnā. Un es nesaprotu, kāds varēja. Es vienkārši nemācēju vēl ne stūrēt, ne bremzēt, neko. Un es tā vienkārši kā braucu. Tas nabaga vīrietis vienkārši bijis ārprātīgākajā šokā. Es domāju, ka viņam tas bija briesmīgs piedzīvojums. Man tas bija diezgan... Viņam pēc tam vairs nebija bērnu. Man tas bija normāls piedzīvojums. Visu laiku. Zini kā, tu zini kā, tas ir tāds ļoti īstenībā sarežģīts jautājums, ja jāatgriežas bērnībā un jāsāk šķetināt, jo līdz ko tu sāc, tad tu atceries dažādas situācijas, kas tev šķiet īstenībā šodienas acīm tādas savdabīgas, jā? Bet bērnībā mēs patiesi ejam daudz kam cauri. Un, laikam, ja es runāju par tādiem notikumiem, kas varbūt saistīti arī ar to, ko es darīju saistībā ar sportiem, tad briesmīgākais laikam bija, ka mēs braucām ar kajakiem pa amatu. Tas bija pavasaris, bija sacensības, un tad pēc tam bija tāds superlabs garstāvoklis, ka tev ir tāds priecīgs noskaņojums, un es teicu, ka es atkal iekāpšu tajā laiviņā un pamēģināšu vēl drusku patrenēties. Viena pati? Jā. Cik gadu? Tu zini, kaut kāds 11, man šķiet, jā. Bet visi jau krastā tur ir. Bet es iekāpu tajā laiviņā, un tu zini, ka pāri laiviņām ir tas, tu jau zini, tev nāk tie cilvēki. Jā, bet tev jāstāsta tur ir tāds bruncīts. Bruncīts pāri, jā. Lai netek ūdens iekšā, jā. Un es ielecu tajā laivā, un man šķiet, ka man nebija ķivers pat. Tagad, kad es tā domāju, man nebija laikam. Es to arī tādā, tajā eiforijā. Šis ir stāsts par to, ka eiforija nav labs padomdevējs un vispār līdzgaitnieks kaut kādās situācijās, ka tu tomēr iekāp tādos mazliet bīstamākos apstākļos. Un amatā ūdens bija liels, un es tur iebraucu un mēģinu atstraumītēt. Tas ir, ka tev ir akmens, kam garām traucas stipras ūdens šaltis, kas tek uz leju, un tad tur ir tāds maziņš tāda kā atstraumīta, kur tu vari laivas galu iebraucot, principā ļoti straujā upē apstāties. Es iebraucu tajā atstraumītē, mēģinu tur lavierēt un tā kā līdzsvaru turēt, un protams, ka es apgāžos. Tas jau nekas tā notiek ar kajakiem. Jā. Bet tad es nākamajā brīdī saprotu, ka man laikam nav tā ķivere. Un tad es jūtu, kā tie akmeņi man tā kā iet garām, gar pleciem un gar galvu. Un pēc tam nākamajā mirklī es jūtu, ka, un es rauju vaļā to brunci.
Un es saprotu, ka es viņu nevaru atraut vaļā. Jo tajā eiforijā es esmu, tur ir tāds tā kā siksniņa, kas ir jāparauj. Un viegli atnāk vaļā un tu ar ceļiem principā izspied ārā. Es to siksniņu esmu kaut kā pamanījusies arī ieāķēt iekšā, ka viņa nav man ārpusē tā vienkārši tā kā drošības josta vai kas, ko tu norauj nost vai kaut kas tāds. Es viņu nevaru dabūt. Un tad es kaut kā mistiski ar ceļiem izspiedu ārā to brunci, un tad es kaut kā tur izpeldēju. Un tiešām kopš tā laika man bija arī kaut kāds posms, kad es baidījos no ūdens ļoti. Un es teiktu, ka tā līdz galam tā Bet tu biji zem ūdens galva tev bija? Jā, es zem ūdens, un es jūtu, kā pāri iet tās straumes, un es tur guļu, mēģinu tikt ārā no tās laivas. Un tu zini, kā tajā brīdī, kad jau nedaudz tā panika sāk piezakties, tad tu arī tas laiks skrien super lēnu. Un tu nesaproti, cik ilgi tev vispār ir tā elpa, jo tas kritiens jau arī notiek tādā straumē zibenīgi. Tur nav laika tā, ievilkšu tā, lai man tur pilna plauša ar gaisu. Un tad, jā, un pēc tam pat es secināju, cik ļoti mums īstenībā ir jāmāk pārvaldīt sevi, savu stresu, jāstrādā ar tām savām emocijām, jo tad es atceros pēc tam, es pat tādā gludūdens parastā dīķī ar to kajaku baidījos apkrist, jo man šķita, ka atkal es tur kaut kur iestrēkšu, kaut kas tāds notiks. Tā kā man vajadzēja laiku, lai es atkal sadraudzētos ar ūdeni. Kas tev palīdzēja? Laikam jau lēnā garā tas, ka es lēnā garā pati atkal sāku tās attiecības veidot ar to dīķis, atkal tur ātrāk pairē, atkal kaut kā apkrīt tādos drošos apstākļos, bet tomēr tā pietāte pret ūdeni, protams, ka saglabājas joprojām tādā ļoti augstā līmenī. Ja tu vienreiz tur esi bijis, tad tu vairs negribi tur nokļūt vienkārši. Jo, tas es teiktu tāds no bērnības, kas man viens no tādiem, ko es atceros ar tādu nepatiku diezgan lielu. Jā. Sorry. Un pēc būtības es pati biju vainīga, jo es absolūti tādā muļķība, pilnīgi muļķība. Kurš tā dara? Nepārbauda visu, kārtīgi nesaliek, un tas ir tas adrenalīna moments. Tu tikko esi nobraucis tupi, tevī plosās adrenalīns, ir bijis ļoti forši, un gribas vēl pakavēties mirkli. Zini, tāds aicinājums, tajā kaifiņā tas adrenalīns ir tik fantastiska sajūta, un tu gribi ielikt atkal. Bet jau esi īstenībā izgājis ārā kaut kādā mērā ar savu saprātu no tā. Kur ir vēl tās nodarbes, kur tu jūti tādu kaifu, kur tev ir tāds adrenalīns? Zini, kā laikam ir ļoti daudzas tās nodarbes. Jautājums ir par to, cik tālu mēs darām, kur mēs ejam, varbūt jau... Kas tās ir tev? Kas tās ir man? Man tās ir gan tas pats snowboards, kur tu, kā redzu, arī ļoti progresē mācībās. Es neprogresēju. Tu šogad neprogresēji? Šogad es regresēju, jo es sāku slēpot mācīties. Redzi, tāpat slēpošana arī. Jā, tā, ir slēpošana, tas pats snowboards. Un starp citu, es gribētu sacīt arī skriešanu, jo jautājums ir, kā uz to paskatās un ko tajā saredz. Es nevaru sacīt, ka tas adrenalīns vai tā laimes sajūta manī ir citādāka tajā brīdī, kad man izdodas braukt kaut kādu fantastisku trajektoriju, vēl palikties varbūt caur mažiņu ar dēli vai ar slēpēm, vai tas ir daudz citādāks kā tas brīdis, kad tu pirmo reizi noskrieni, piemēram, 10 kilometrus. Ļoti līdzīgi. Tas ir... Kad tu pirmo reizi noskrēji 10 kilometrus? Pagājušajā gadā pirmo reizi, un es neticēju, ka kāpēc tu sāki skriet? Tāpēc, ka mani pierunāja. Kurš to mācēja? Es zinu, cik grūti ir tevi pierunāt, kuram sanāk labāk, man jāiet uz meistarklasēm. Bet man atkal ir problēmas arī ar to nepateikšu. Ar mani es to nepiedzīvoju. Tāpēc, ka es zināju, ka tev kaut kad būs noteikti jā. Es vienkārši tam gatavojos ar to atbildības sajūtu, ka es ļoti cienu to, ko tu dari. Kurš mācēja tev piedabūt uz skriešanu? Maratona komandā tur tāda
viena fantastiska meitene, ar kuru es jau iepriekš biju kaut kad sadarbojusies kaut kādās dzīves situācijās, strādājot pie Eņģeļa pār Latviju. Un tur jau, un tad viņi saka, nu, tev vajadzētu pamēģināt. Un man bija gandrīz kategorisks nē, tāpēc, ka es sevī biju uzbūrus to ainu, ka skriešana noteikti nav par mani. Un es to nemāku, un man tas arī nepatīk. Tu nemāki skriet? Jā, es nemācēju skriet. Un es tiešām nemācēju skriet. Tas, ko ko savā prātā biju definējusi par skriešanu, tas vispār neatbild patiesībai. Tu biji nodefinējis, ka tu tur asins elposi visticamākais. Jā, tu zini, kā? Briesmīgi. Kā tev skolā gāja ar skriešanu, Laura? Nu, skolā es biju atbrīvota no fizkultūras, jo man tik ļoti riebās fizkultūra, kad man regulāri bija ārsta zīmes. Nu man šeit arī bija tās ārsta zīmes, un tad bija situācijas, kad tu it kā aizēji skriet, bet tu neskrien, bet ar meitenēm atgriezies atpakaļ tad, kad it kā vajadzētu būt noskrējušam un nedaudz šādi piesvīdus un saberzē šādi vaigus. Tev nav bail, ka tev bērns to klausās tagad? Viņiem ir instrukcija, pati ieteica. Pati ieteica. Nu, jā, bet tā pamatbūtība laikam bija tas, ka es vienkārši nemācēju. Es nezinu, es atceros, ka tev pasaka, ka tev ir jānoskrien kross, piemēram, 2,5 kilometru, un viss. Un tu tur ej un tiešām mocies. Jā, un tagad tu skrēji 10 km pirmo reizi. Pirmo reizi, jā, un es arī neticēju, ka es vispār varu tos 10. Labi, tad es izdomāju, nu labi. Es maratonu komandai saku, zināt kā, jūs gribat, lai skrienu 21 km. Visticamāk, es skriešu 10, jo es nevaru noskriet 21 km. Bet es redzēju, kā tu skrēji 21 km, visu laiku smaids uz lūpām. Es nezinu, varbūt bija kaut ko nevienā bildē tu nebija noķerta ar sliktu dušu. Bet es neticēju no sākuma, Laura. Es goda vārds neticēju. Bet tu pasaki, ko tas tev dod, kad tu sāki skriet un tu noskrēji tos pirmos 10, un tad tu noskrēji maratonu 21. Ko tu dabūji no tā sev? Tas bija tāds, laikam, tur ir vairākas lietas. Man liekas, cilvēkam viena no svarīgākajām dzīves tādām vērtībām, kas ir tas, ja mums piemīt zinātkāre. Man bija zinātkāre. Ko tu gribēji noskaidrot? Ko es gribēju noskaidrot? Pierādīt maratonu komandai, ka viņi tiešām lohika uzaicina. Jā, starp citu, gadrīz tā arī bija. Nē, pēc smaidīgajām bildēm tas bija tikai tās bija tās bildes, tur tas vidusceļš. Viņi tev brīdināja, mēs tulīt bildēsim. Tas vidusceļš nebija vienkārši, lai līdz turienei vispār tiku. Ja. Bet, man vienkārši bija zinātkāre, ko par to varētu teikt mans ķermenis, ko par to varētu teikt mans prāts, un vai es to vispār varu. Un, ja to var tik daudz cilvēki, vai ir tā, ka es to nevaru, un kādas pārmaiņas manī varētu nest tas, ja es to sākšu darīt. Un man vispār patīk ļoti bieži dzīvē mainīt savus priekšstats par iedomām un pierādīt pretējo. Tā ir arī citreiz, ja mēs vēlāk pieskarsimies kaut kādām, teiksim, sarunām par cilvēkiem. Ja kāds saka, ka tas cilvēks nav foršs, tad es uzskatu par savu uzdevumu pierādīt, ka viņš ir. Un tad līdzīgi arī ar šo, ka es varbūt dzīvoju kaut kādās tādās iedomās, un tad man šķita, vai man tiešām, un es gribēju saprast, vai man tiešām tik ļoti nepatīk skriet. Un tas jautājums atrisinājās jau ļoti drīz. Un tā atbilde ir, es domāju... Kā tu sāki sajusties labi, vai tev treneris teica kaut kādas lietas, kas tev palīdzēja? Man ļoti arī bija paveicās ar treneru. Es nezinu, vai tev viņa kādreiz ir bijusi arī šeit podkāstā. Viņa būs, viņa vēl nezina to, bet viņa būs. Viņa būs, noteikti, jo viņa ir vienkārši viņa ir forša, man pat neviens nav jāpārliecina par to, ka viņa ir forša. Jo ar tādu sapratni man šķiet var milzīgus kalnus gāzt, kā piemīt Anitai. Un tas, ka pirmo reizi dzīvē viņa man... Es nevaru, es tā mētājos. Es tā kā liedomos par to tavu snowboardu. Tu noteikti mācījies snowboardu pareizi, tā kā ir jāmācās. Vai slēpošanu pareizi, tā kā ir jāmācās. To mēs parunāsim podkāstā par Denveri. Tagad ir podkāsts par Garklāvu. Bet tas te ir stāsts par to, ka es arī tā kā snowboardu noteikti mācījos no nepareizās puses, kā vispār ir jāmācās. Un līdzīgi arī ar to skriešanu. Es visu dzīvi biju mācījusies nepareizi to darīt. Un tāpēc es arī nevarēju iedomāties, ka darot to pareizi,
tu vari patiesi to iemīlēt. Kas bija tās galvenās pagrieziena lietas, kas tev palīdzēja sajusties, bet es reāli varu skriet? Tā tad man Anita saka, es esmu eksplozīva pēc sava rakstura un pēc tā, ko es daru. Un tad Anita man saka, tu izej ārā un sāc skriet. Un skaties, lai tev puls ir 120. Un tev ir jāskrien tā. Es neatceros, man šeit pirmā reize bija varbūt 1 minūte skrien un 3 minūtes iet. Un es domāju, kas tas tāds? Nopietni, kas tas tāds? Omīti izlaida paskraidīt. Jā, kaut kādu to, kas tur... Un es domāju, labi. Un es eju tā kā ātri un skatos, tas pulss iet augšā. Domāju, labi. Tur dzēnu lejā. Man grūti viņu dabūt, jo man gribas ātrāk visu darīt. Nākamā reize atkal 2 minūtes jāiet, 2 jāskrien. Un tā nepārtraukt man ir jāiet. Ļoti liela daļa no tā mana treniņa ir jāiet. Un es domāju, kopš kura laika skriešanā kāds iet vispār. Un tas bija pirmais lielais jaunums, kas parādīja to, cik īstenībā es esmu muļķīgi vispār domājis par skriešanu, par intervālu kā tādu, kā cilvēki pieradina savu sirdi lieliem gabaliem. Man šķita, un tad es no Anitas dabūju pa biksēm. Viņa saka, kāpēc tu tur tik ātri skrien? Jo es domāju, man tagad ir tur pusstunda. Paskriešu vairāk, paskriešu ātrāk, un es bieži vien lecu ārā no tā noteiktā pulsa, jo man vienkārši šķita, taču es nevaru skriet tik lēni, ir pārāk garlaicīgi, man jāskrien ātrāk, un tad es visu laiku, lai man nebūtu garlaicīgi, tad es izdomāju kaut ko, paskriešu ātrāk, tur kaut ko paskriešu pa tiltiņu, paskriešu tur, un tad, protams, ka iet tas pulsa augšā, un tad es atkal neiekļaujos tā treniņa grafikā, kādam tam ir jābūt, bet jo vairāk es tos darīju, jo es vairāk arī centos klausīties tajā, ko saka Anita. Jo es sapratu, ka kāds tomēr zina noteikti labāk, kā vajag, nekā es. Un tad es, jo vairāk es klausīju, jo labāk man klājās. Ko tev deva skriešanas treniņi? Pašai tev, bez tā, ka tu apgūsti tehniku, ka tev vieglāk skriet ir. Bet kas bija tavi ieguvumi? Pirmkārt, man patika tas laiks tādā relatīvā klusumā. Bija reizes, kad es skrēju apzināti klausoties savā un varbūt to garām skrienošo cilvēku elpās un sajūtot kaut kādu tādu meditatīvu pieredzi, kad tu dzīvo tajās domās. Un es katru reizi, man bija vismaz 2 tādas lielas un būtiskas sajūtas, 3. Kad 3 būtiskas sajūtas, kas bija. Es pirmkārt pateicu paldies savam prātam par to, ka atkal saņēmās un, piemēram, pēc agrā rīta izveda sevi šajā skrējienā, jo bieži vien ir tas lauziens. Cikos tu celies, lai paspētu uz rītu? 4 es ceļos, un tad bieži vien ir tas, ka ieslēdzas tas žēlums. Tu zini, ka tev ir bijis slikti, varbūt negulēji naktī labi. Es jūtos diezgan slikti, ir tāds bezspēks, un tad tu, bieži vien var arī pieņemt lēmumu, tomēr neskriet, saudzējot savu ķermeni. Un kaut kādā mērā tas arī nav nepareizi. To arī man Anita māca. Viņa saka, ja tu jūties slikti, nedari sev pāri. Jo mēs bieži vien, it kā domādam, ka darām labu sev, arī varam izdarīt pāri. To es arī atcerējos, ka mēs nedrīkstam darīt sev pāri no tām mācībām. Jā, tad tas, ka es jūtu pateicību, ka es tomēr esmu izgājis ārā, jo pārsvarā visās reizēs tomēr tā sajūta bija tas apbalvojums, ka tu jūties labāk nekā tu jūties pirms tam. Vismaz kādu brīdi pēc tam. Otra lieta, jo es skatoties rādītājus, redzēju, ka es tā kā varu ilgāk skriet, labāk skriet, mierīgāk. Es domāju, paldies manam ķermenim, paldies maniem ceļiem, kas to iztur. Es vairāk tāda ķermeniskā pašapziņa. Tas ir arī viens no tiem ieguvumiem, ko, manuprāt, var gūt arī skrienot. Un 3. tīri emocionāli. Es absolūti vienkārši savilku kopā tādas korelācijas ar savām pārdomām. Ja man pirms tam, piemēram, stāv priekšā kaut kāds pelēks mākonis ar zibeņiem, kuros tur šaudās manas domas, manas šaubas vai kaut kas, ko es gribu atrisināt, un man to neizdodas atrisināt, un tad es esmu tajā dziļajā pārdzīvojumā. Un dīvainā kārtā, kaut gan tas nav nekas dīvains, tavi eksperti šeit to visu pamato un izstāst, tu vienkārši atgriežoties mājās, tu redzi, ka tas
ka tur kaut kas jau sāk skaidroties. Ja neskaidroties, tad vismaz tev ir skaidrs, ka tas mans varbūt, tā mana uztvere, kas ir pārāk bijusi uzvilkta kā tāda uzvilkta stīga, ir vienkārši pārāk uzvilkta. Tu viņu vismaz esi nedaudz atspriegojis. Ja? Tā kā, tādu ģitāriņu palaidis vaļā. Vairs neskan ne pēc kā, bet vismaz ir tā kā nav tā spriedze. Nav tā, ka pārplīsīs to. Jā. Un tā arī ir tik laba atkarību veicinoša sajūta, ka ir svarīgi jau par to domāt uz priekšu tajā brīdī, kad tu esi to izvēļu priekšā. Vai tu aizēji paskriet vai pasportot, vai tu tomēr izvēlies to otru ceļu. Bet arī, tad mēs jau runājam, ka arī tas otrais ceļš arī ir bieži vien kā izvēle un ne arī tā sliktākā savam ķermenim un prātam. Vienkārši jāredz, kurā brīdī tu esi gatavs vai neesi. Man draudzene, kas bija uz tavu stāstu vakaru, teica, ka Dievs pasarg. pats skrien un vēl busuli dabūja skriet. Kā tu to izdarīji? Es vienkārši pateicu maratonu komandu. Es zināju, ka mēs ar Interu kopā brauksim uz Ugandu. Ārpus zonas tas jums bija, ja? Es meiteni no laukiem nezinu, kas jums ir tajā ārpus zonā. Jā, tā tad brauksim uz Ugandu kopā, kāpsim Veismanu virsotnē. Cik tas ir augstu? Virs 4000, kaut kur 4,5, man šķiet, es precīzi pat neatceros. Un tad man šķiet, ka būtu jau labi, ja tas Inters būtu arī tajā maratona komandā. Tad ka mocīs, tad nomocīs līdz galam. Jā, un tad es maratona komandai saku, vispār tas Inters tāds sportisks kļuvis ļoti, un vispār viņš tik foršs un tā. Un tad es satiku Interu, es viņam saku, ka ir plāns. Man tev ir dāvana, jā? Es, principā, esmu tev jau pieteikusi. Un Inters man par tādu tajā mirklī, kas man patika, ka Inters tā, labi. Viņš tev nevajadzēja viņu vairāk ietirgot? Vispār ne. Šogad Mārtiņu Spuri gan vajadzēja. Viņam vajadzēja pārliecināt. Kā tev sanāca? Es teicu, es viņam stāstīju tagad to, ko tev. Cik tas ir forši, un ka tu drīksti neskriet no sākuma, vienkārši iziet ārā un tad skrien 5 vai 7 kilometrus no vietas, un tad pēc tam nevar attelpoties. Es viņam teicu, tu varēsi neskriet. Un es tieši skatījos Mārtiņas Spuras ierakstus Instagramā, kur viņš teica, es šodien gāju 6 kilometrus. Jā. Un man sāk iepatikties. Un tad es domāju, cik labi, vai ne? Jā, ka izdodas. Un tad, protams, ka reizē, es nezinu, kā tev, Laura, ir, bet reizē arī drusku bailīgi ir. Tu iesaki kādam skriet vai saki, ka tev jākāpj kalnā Ugandā. Saki, būs forši, pamēģini. Jā, nekad netic cilvēkam, kurš mīl piedzīvojumus tam, ko viņš saka. Un nav forši, un piemēram, tur kaut kā nav tā pieredze tik laba, kā es esmu izdomājis. Jo skaidrs jau ir tas, ka tās visas pieredzes pēc būtības ir manas pieredzes, vai ne? Es jau nevaru teikt, jā, tev arī tā vajag, jo tas jau ir tikai tā mana formula, kā es varu justies labāk. Un tur es domāju, super, piesaka, un tam Mārtiņam nepatīk. Par Interu arī es domāju, un tad tu kaut kādu brīdi tā skaties šaubīgi un domā, tā, vai viņam tiešām patīk šajā treniņā, vai viņš jūtas labi. Un tad, kad tu redzi, ka jā, tad ir tas, cik labi, ka izdevās. Tā kā. Jā, bet nevar jau būt līdz galam, var jau būt arī tā, ka pilnīgi citādāks ir, teiksim, tā cilvēka gaidas un realitāte. Un tagad tu vecā musinātāja paņem un savelc daudz dažādus nevainīgus cilvēkus uz ārpus zonām. Nevainīgs. Jā. Ja tev ir saraksts ar ļoti vainīgiem cilvēkiem, un tad tu viņus aicini. Drusciņi jau ir vainīgi, protams, kaut kā jau jāizpelnās. Pirmkārt, kā tev radās ārpus zona projekts? Vispār jau tas viss radās tā, ka mēs satikāmies ar meiteni arī vārdā Kristīni, kura arī ir vienā dienā ar mani dzimusi 11. janvārī. Acīm redzot, kaut kam tur bija tā jāsapas, lai tas tā notiktu. Un viņa bija redzējusi manus Instagram stāstus. Mēs nevaram novērtēt nekad Instagram par zemu, vai ne? Jā, starp citu. Kur es biju Karaļu takā, kur es tur pamocījos. To tu savam priekam toreiz aizgāji, ja? Cik ilgi gāji toreiz? Arī, man liekas, 5 dienas bija, 4-5. Toreiz, jā? Jā. Un viņa to redzēja un tad viņai šķita, tad mēs satikāmies, un tad mēs kaut kā sākām abas divas kopā
runāties, un tad tādā sarunu veidā dzima tā ideja par to, ka varētu uzaicināt cilvēkus. Jo es arī daudz runāju pati par to, ko tas man deva. Nu, ko tev deva? Tad, un tad no tās perspektīvas, ka es sapratu sev kaut kādas mācības, tad man šķita, ka to var padarīt arī par ārpus zonas ideju, kur tā nav vienkārši tā kā pārgājiena iešana, bet tas ir tāds kaut kādā mērā arī terapeitisks kurs. Un tagad ir bijušas 4 sezonas. Tad vienu jūs gājāt Karaļtaku Zviedrijā. Tad mēs gājām Taģikstānu. Taģikstānā kalnos, Fanu kalnos, tad mēs gājām Ugandā Mēneskalni, un tad tikko bija Svalbāra. 4 ekspedīcijas jau ir bijušas. Un garums viņām visām līdzīgs? Jā, pārsvarā 5-6 dienas, 6 man šķiet, jau bija pēdējais. Mēs gājām 6 dienas. Jā, un visu visi nes paši līdzi? Visu visi nes paši līdzi, guļ teltīs. Un tur ir tās vairākas idejas, jā, Laura. Tur, pirmkārt, ka tu nes visu to savu iedzīvu uz muguras un pats caur izjūti to, kā tas ir, ka tu nes, es citreiz valku tādu analoģiju, ka tu nes arī visas savas problēmas uz muguras. Jo būtībā jau tu ikdienā var staigāt tāds brīvs ar brīviem pleciem, bet tāpat tev citreiz tā mugura ir tāda saliekusies ar tavām pārdomām un lietām, ar ko tu varbūt netiec galā. Un tad tur es pat to tā metaforiski, tu nes to smago somu, nones tās 6 dienas, iespējams nodarbojas ar kaut kādu pašu analīzi par to, vai tu esi spēcīgs, ko tu varbūt pārdomā šajās dienās, par ko tu pēc kā tu patiesībā ilgojies šajās 6 dienās. Jo nav arī zonas, jā, tev kā, ka tev nav iespēja redzēt Šveicē, var pastāstīt, ka tur mēs principā vienā brīdī visi izslēdzam savus telefonus, un tā mēs arī aizējam. Tu nezini, kas notiek mājās. Bet tas ir ļoti labi. Nu, jā. Vairāk, zini, cik daudz jaunās māmiņas vai vispār māmiņas gribētu šo pārgājienu. Jā, bet vienā brīdī, vienā brīdī tu sāc domāt, vai viss ir kārtībā, vai manam kaķītim viss ir kārtībā, vai manam sunītim viss ir kārtībā, un vispār, vai vēl šī planēta ir droša, vai vispār tur vēl kaut kas pastāv. Mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā es atceros, ka mēs bijām pirmo reizi, kad mēs bijām Karaļtakā, bija Tomas Pildegovičs, mēs runājam, kas ir noticis, vai vispār vēl Latvija ir apmēram. Nu, tu nezini, kas tajā brīdī notiek, un tas ir kaut kādā brīdī, jo tu vairāk par to sēdz domāt, jo tas kļūst mentāli lielāks izaicinājums tajā visā. Un te jūs vēl viens otru sakačājat. Un te vēl viens otru tā. Bet, jā, tā ir tāda arī viena tāda lieta. Tad jūs izdomājāt, tad būs mums 5-6 dienas, iesim mēs pārgājienā, visi visu stieps, nevienam nebūs zona ieslēgta. Jā. Kas vēl tajos jūsu plāniņos ietilpa? Protams, ka līdzi nes arī visu ēdienu, paši gatavo, silda, būvē telti, guļ kopā ar cilvēku, ko tu visticamāk dzīvē iespējams neesi pazinis vai neesi saticis. Un ka principā man patīk arī, ka pirmajā man šeit sezonā Rojas Rodžers teica, Kristīna, tu saproti, ka tu esi salikusi cilvēkus kopā tādus, kuri ikdienā nekad normāli nesatiktos pie viena galda. Te tu viņus ieliki blakus gulēt, viņi ir visu laiku, tādā vienā, ne tikai pie viena galda, bet principā visas tās dienas dzīvo kopā. Un mums tās dienas kļūst ar vien vairāk. 11, 12, Taģikistāna un Uganda. Tā izvērtās garāk nekā? Jā, vienkārši tālāks ceļš. Tad ir tas gājiens 5-6, bet kamēr nonāk kaut vēl? Apmēram 6 dienas, bet kamēr tu vēl nokļūst līdz tai vietai, kur sāks vispār tas ceļš kalnos vai mežā vai Svalbārā uz salas, tikmēr jau paiet kaut kāds laiks, ka tev jau ir jārod tā aklimatizācija ar cilvēkiem kopā. Tā kā tas tāds, ļoti... Tagad, Garklāv, kā tu izvēlies tos cilvēkus? Tu tā kā apsēdies un tad ar tādu mērķi kuram vajag notievēt, vai arī no sērijas, kuram es gribu ieriept, jeb arī, ar šito es gribu iepazīties, vai ar šito, te jau sen sportiņš ir vajadzīgs. Tur tā izvēle man šķiet drīzāk ir. Kurš būs smieklīgs, lai mums ir ko safilmēt? Kurš būs šitais skābģīmis, lai mums atkal ir ko safilmēt? Kurš būs kāds? Stāsti, kā tu plāno. Sarežģīti. Stāst savus noslēpumus. Es zinu, ka tu viņus mums negrasies stāstīt. Bet es varu atklāt to, ka tas ir
super sarežģīts process. Jo tā ir tāda tiešām Lego mājiņa, kas tiek būvēta. Tiešām. Un tas man mājās, piemēram, ir bloknots, kurā ir sazīmētas schēmas ar apli vidū. Un tad tādas bultiņas. Tagad zeltainā presa spicē ausis. Kur tas bloknots stāv tieši kurā vietā? Bet tas viss ir vadīts tādas, drīzāk domājot par to, kuriem cilvēkiem savstarpēji varētu izdoties labi saprasties. Un par kuriem cilvēkiem, sākumā es tev sacīju, iespējams ir cits priekšstats nekā sabiedrībā, nekā tas ir man. Karač, tu gribi pakaitināt sabiedrību ar to, ka jūs domājāt, ir tā? Ha! Rekā ir īstenībā. Pat drīzāk, pat drīzāk varbūt atvērt acis kaut kādā mīlestības valodā. Pierādot to, ka mēs citreiz gribam redzēt intrigas vai kaut kādu drāmu vai kaut kādu negantību cilvēkos. Bet īstenībā bieži vien tā mums nav. Tas ir tā kā, es nezinu, es atceros, ka pirmajā zonā ļoti spilgti un teica, tu esi salikusi prūsaku kopā ar Baibu Sipanieci. Tā kā nopietni. Un beigās vienkārši labākie draugi. Un tas brīdis, kad tas, čau Rihard, tas brīdis, kad prūsaks, piemēram, tas tāds šķietami brutālais hip-hop mākslinieks uz skatuves, eksplozīvais čalis vienkārši izvēl kaut kādu akmentiņu un saka, tas manai draudzenītei. Un tu saproti, tu pielīst tā sirds ar to mīlestību un saproti, cik visi cilvēki ir jauki. Vai, piemēram, nezinu, visi cilvēki ir jauki, tas skan pārāk tā. Tu par Putinu atcerējies, saprotu. Tas nav pareizi. Nē. Bet, kad ir cilvēkos tik daudzas plaknes dimensijas, kuras mēs nekad nezinām, un nevaram pat iedomāties, ka tādas ir. Vai Brekta Kristians, kurš vispār asociējās ar Džeku, kurš, es nezinu, tur meža vidū kož galvas nost, nezinu, kaut kam tur. Sikspārņiem pieņemsim, jā. Un tad viņš iet un nepārtraukti kalnā izkliedz vārdu butterfly, taurens. Un tu nesaproti, kas viņam ir. Kāpēc viņš visu laiku iet un tā kā butterfly. Un tad vienā brīdī nāk tas atrisinājums, kad viņš saka, ka tajā mirklī, kad viņam ir grūti, viņš iedomājas par savu jau sievu, un viņš viņu sauc par butterfly. Viņš vienkārši kalnu galā izsauc šos vārdus, un tu vienkārši tev viss saliekās, un tu saproti, cik tā pasaule īstenībā, cik mēs to dažreiz redzam tā plakani, bet cik īstenībā mēs varam paskatīties citādāk uz to visu. Jā, es saku, es jau varu aizrunāties par to visu, un citreiz arī es jūtu, ka tas ir cilvēks, kurš varbūt ir tik ļoti ievilkts tādā dzīves mutulī, un ka tev ir grūti varbūt paspērt to kāju ārpus tā un sajust vēl kaut ko citu pasaulē, ka man šķiet, ka varbūt, es nekad nesaku, ka tā notiks, bet varbūt caur šo pieredzi var atklāt kaut ko citu par sevi, par cilvēkiem, par to, kas tev patīk. Un arī caur tādu perspektīvu es domāju par tiem cilvēkiem, kas varbūt piedalās. Tad tu domā arī viņiem savā ziņā kaut ko ļoti lielu uzdāvināt? Jā, es domāju par to, kāpēc tur katram no tiem cilvēkiem, es to nesaku, piemēram, skaļi. Tevi es uzaicināju, lai atklātu tev to, kam īstenībā vajadzētu būt svarīgi. Es tā, protams, ka nesaku. Bet tavā blociņā tas ir ierakstīts. Manas domas kaut kādas ir, kāpēc tas ir, kāpēc es gribu, lai tas cilvēks te ir. Un man īstenībā arī ir ļoti liela tāda iekšējā laimes un sajūtajā mirklī, kad es saprotu, ka kādam tas arī ir nostrādājis. Ne jau, protams, tu nevar gaidīt, lai tev 100% visiem strādā kaut kādas manas iedomas, kas ir tikai varbūt manas iedomas. Tā varbūt nemaz nav. Bet citreiz, ja es to esmu intuitīvi nolasījusi pareizi, tad man ir milzīgs tāds prieks un gandarījums. Vēl vakar man zvanīja vai jāsaka ar Mārtiņš Daugulis, un viņš saka, es tur turpinu iet uz sporta zāli, un vispār tas celbārs ceļojums man pavēra kaut ko pilnīgi citu. Un tā ir tā lielākā bauda tajā brīdī sadzirdot, ka ir pagājis kopš celbārs vairāk nekā pusgads, kad mēs atgriezāmies. Un joprojām, gan arī katrā sarunā tas tiek kaut kā pagaidām vēl pieminēts. Un tad tu saproti, cik labi.
Ka Mārtiņam to vajadzēja, lai viņš sev iedotu tādu restartu, tādu kaut kādu pilnīgi kaut ko citu. Jā. Un no taviem 4 ārpus zonas piedzīvojumiem, kurš bija pats grūtākais tev pašai? Fiziski? Nē, emocionāli. Kopīgi. Nu, tad dalām. Fiziski nē, emocionāli. Kurš bija emocionāli tev visgrūtākais? Tu zini, laikam sākotnēji Svalbāra, bet tas bija tāpēc, ka mani pavadīja bailes sākumā. Dēļ tiem lāčiem? Jā, jo mēs baidāmies no tā, ko mēs nezinām, vai ko mēs principā apzināmies, ka mēs nevaram līdz galam kontrolēt. Tev bija bail, ka kādu varētu iegraust pišķi. Nu, mums jau Mārtiņš tas pats pieminētais Daulos, saka, nu tu reiķinies, ka es tad pirmais lekšu. Glābs pārējos. Joki, bet pēdējā nedēļa pirms izlidošanas uz Svalbāru man bija principā bezmiega nedēļa, jo man nepārtraukti... Tev sapņos nāca lielais baltais lācis ciemos. Jā. Nu, zin kā, apzinoties to, ka tas tiešām ir dzīvnieks, kura teritorijā pirmkārt mēs ielaužamies. Tā ir viņa teritorija. Mēs tur esam ciemiņi. Tas kā Pasaules dabas fonda vēstnesēji tev būtu arī grūti ar viņu dīlot. Jā, nu mums primāri. Protams, ka tu saproti, ka klimata pārmaiņas notiek, un mēs braucam laikā, kad viņiem ir jābūt teorētiski migrācijā tālāk uz ledājiem, bet ledāji ir arī tur, kur mēs ejam. Bet tu saproti kā tīri matemātiski, ka visam vajadzētu būt kārtībā, bet es atceros to pirmo brīdi, kad mēs izkāpjam, un tur ir kaut kāda tādas baltas spalvas. Man tas kuņģis apgriežās, un es domāju, īstenībā es netik daudz domāju par sevi tajā brīdī, bet es domāju, ka tomēr jau es biju tas cilvēks, kas visiem šiem cilvēkiem zvanīja un aicināja šeit būt. Un ka tas ir vienīgais lācis, kas ieraugot cilvēku, principā, jebkurā gadījumā vienmēr uzsāka medības. Nu, tas ir skaidrs, ka principā, tas ir viņa plāns uzreiz, jā, tur nekādu tādu citu variantu, kā rīkoties un pieņemt kos lēmumus konkrētajā brīdī, nav. Tur ir momentāli jāevakuējās no tās konkrētās vietas, jā. Un tad vienkārši, bet tad kaut kā vairākās situācijās mēs izspēlējot varbūt arī tos scenārijus, kāds ir tas mūsu rīcības plāns, kur bija ļoti skaidri definēts viss. Tu iegūsti to drošību un to pārliecību par to, kā... Nu tad plāns bija tāds, ka Dauguls liks pirmais tam lācim priekšā. Droši vien es jau aizlektu, viņu pagrūstu malā un aizlektu. Visticamāk, ka tā būtu, bet jā. Plāns mums bija, jā, protams, līdzi ir tie 2 mednieki, tad mums ir signāla raķetes un naktī ir jādežūrē katram 2 stundas. Kurš tu tā signāla raķetes redzēs citi lāči? Lācis varbūt nedaudz sabaidīsies, ja gadījumā nāks mums tūmā, tad mēs pametam nometni. Vispirms ļaujam lācim izpostīt nometni. Paši mēs no kalna noraugāmies, kā viņš principā izposta mūsu somas, kur stāv kaut kādi mūsu cepumiņi vai rieksti, kaut kas tāds. Paralēli mēs ar valdi esam sazvanījuši ar satelīta telefonu Norvēģijas gaisa spēkus, jeb drošības dienestus, kuri tad lido ar helikopteri un mēģina aizbaidīt lāci. Tad, kad situācija ir droša, tad viņi lēžās lejā visticamāk pakaļ mums un vienkārši evakuē no tās vietas, jo palikt mēs tur nedrīkstam. Ja arī izdodas lāci aizbiedēt, jo tad viņš ir uzsācis medības. Viņš ir uzsācis medības, viņš mums turpinās sekot. Jā. Un tad principā tas mūsu uzdevums bija naktīs visiem paļauties citam uz citu. Un katrs 2 stundas dežurē un skata perimetru ar binokli, vai tur kaut kur kāds baltumiņš nekustās. Tas bija tas interesantais, ka tu esi viens pats atbildīgs par pārējiem 13 Cikos bija tava dežūra? Cilvēkiem. Vairākas reizes bija 2-3 naktī. Jā, un tad šeit viena reize bija 2 vai 3 kaut kur tā. Un tad tu... Bet tā jau gaiša nakts. Jā, tur nav tumsa. Visu redzi. Tumsā tur, protams, ka nevarētu uzturēties. Tas nebūtu droši, absolūti, jā. Man ir paziņojums, pēc kura atgriezīsimies pie intervijas. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, uz kura pleciem ir padaudz atbildības, darbā, ģimenē, komandā, tu iespējams izjūti šī brīža spriedzi, neziņu par ekonomiku, karu, finansēm, un ja no tevis atkarīgi arī citi, tad viņu stress tev uzliek vēl papildus lodzi. Ja tu esi šāds cilvēks, kuram turklāt gribas, lai cilvēkjauda arī tālāk ir bezmaksas atbalsts jebkuram,
Tad 20. martā es Rīgā rīkoju īpašu vakaru tieši tādiem kā tu - cilvēkjaudas labvēļu tikšanos ar maksimums 100 dalībniekiem. Tava dalības summa mūsu komandai palīdzēs sekt daļu no jauno interviju izmaksām, lai cilvēkjauda ir nākotne. Tāpēc es atkal 20. marta vakarā parūpēšos, lai tu tur pamatīgi uzlādē savas iekšējās baterijas. Labvēļu pasākums notiks neformālā gaisotnē, 14. stāva bārā ar panorāmas skatu uz Rīgu. Man pievienosies vairāk jaudīgi viesi, kuru intervijas pie mums tu visticamāk jau zini, jo tās ir noderīgas. Viņi atbildēs uz maniem jautājumiem par risinājumiem cilvēkiem, no kuriem ir atkarīgi citi. Manu viesu stāstu un idejas tev palīdzēs, lai šajā laikā vari uzturēt savas darba spējas un labu garastāvokli. Es arī parūpēšos, lai pasākumā tev ir viegli un interesanti sapazīties ar citiem mūsu labvēļiem. Šāds noderīgu kontaktu loks ir kā dzīves apdrošināšana. Tās ir pazīšanās, kas atver durvis un dod iespējas, ko citādi dabūt nesanāk. Man ir svarīgi, lai mājās tu dodies ne tikai ar iedvesmu, bet arī ar mierīgāku prātu, lielāku dzīves prieku un praktiskām idejām. 20. marts ir pavisam drīz, un es nezinu, vai tajā piedalīsies 5, 25 vai visi 100 labvēļi. Cilvēkjaudas nākotnē ir vajadzīgs katrs no viņiem. Tik šoreiz vairāk par 100 dalībniekiem mēs uzņemt nevaram. Precīzu informāciju par šo pasākumu un iespēju tam pieteikties tu atradīsi lapā cilvēkjauda.lv/tiekamies. Ja gribi man palīdzēt cilvēkjaudas turpināšanā un vienlaikus jaudīgi uzlādēt savas baterijas lieliskā kompānijā, tad 20. marta pasākumā es ļoti gaidīšu tieši tevi. cilvēkjauda.lv/tiekamies. Kas ir tās situācijas, kur tu no bailēm gandrīz piečurāji bikses savos piedzīvojumos? Tās pašas, tu esi gājusi, Via Ferratas. Kas bija, pagad, tu gāji, kas tev bija par kategorijām tām Ferratām? Tu atceries tās kategorijas? 6. Tas ir diezgan, vai ne? 7 ir augstākā. 7, ak, Dievs, tu vienkārši, un tev nebija bail? Ir, tāpēc es eju, ka man ir bail. Bet tās bailes tavas, jā, tev viņas netraucēja tajā brīdī, kad tu to dari? Tu vari no tām atbrīvoties? Tas ir ļoti grūti, bet tāpēc jau es tur esmu. Jo es to skatos tā, ja man ir šeit bail no tā, no kā tad man ir dzīvē bail. Es uzskatu, ka iemest sevi es neteikšu, ka bīstamās situācijās, kurās man ir ļoti bail. Un Via Ferrata, es jau nestaigāju, nezinu, pa nostieptu virvi starp abiem dviņu torņiem, vienalga, kur tie dviņu torņi būtu. Via Ferrata, tev tomēr ir ekipējums. Tas nav tā, ka es daru kaut ko pilnīgi nenormāli. Es nebraucu pie lāčiem ar veselu čupiņu turistiem, ko izbarot. Viņiem Via Ferrata, tas ir. Protams, kad ir šausmīgi bail, bet tu jau arī rēķini tos riskus un to drošību. Tad situācijas, kurās tu gandrīz piečurāji bikses savos piedzīvojumos. Jā, ir vairākas tādas bijušas, bet viens bija, starp citu, tieši ar Via Ferratām. Tas bija Austrijā, un kaut kādā jaukā dienā mēs izdomājām, ka mēs kāpsim tās Via Ferratas. Jā, tad, kad es tev teicu, brauc pie manis, man bija plāns, mēs sāksim tā pamazām, lai tu tā kā norūdies, un es ieraudzīju, kurā Via Ferrata kategorijā, tu man 4. bija ielīdusi, ja nemaldos. Es domāju, ok, drosmīgi draugi tev ir. Bet, jā, un zini kā, man ir bail no augstuma. Man nav bail, piemēram, lidot ar gaisa balonu, bet tajā pašā laikā kāpt Latvijas skatu torņos, man ir bail. Man šķiet, ka tas tur tā kā pieturies visu laiku. Es pieturos, un man tiešām ir tā, ka dreb kāja, goda vārds. Un man bija bijušas arī situācijas citas, kur kaut kādos augstākos kalnos es esmu sajūtus tā, ka man ir bail pārlikt kaut kam pāri, kur kā lejā ir kaut es jūtu visu laiku tādu spriedzi tajā brīdī no tā augstuma. Un vienkārši mēs aizbraucam, un es no sākuma arī kaut kā līdz galam laikam nezināju, cik ļoti man būs bail. Un mēs kāpjam augšā. Un tu ar bērniem vēl esi? Jā, ar bērniem vēl Viņiem esmu, ir cik gadi tajā brīdī? Tā, cik tas bija pirms kādiem 4, kad 11 varētu būt vecākiem. Jaunākais nekāp, tas viņam bija par izaicinošu, bet kad 10, 11 man šķiet. Bet man, protams, bija visvairāk bail.
Tas jau kā vāveru tur droši vien šurīja jā, par to tur tā vieferotu. kā vēl ierāds par to kāds tur lēno gliemezi priekšā, kas drebina visu to, un vēl tur vienkārši ir pārsvīdis no stresa, jā. Jo pirmkārt, man bija arī, nebija tie paši pareizākie apavi, jo tad tie bija tādi, kādi man tajā brīdī bija, kas bija ar tādu sliktāku saķeri, tad vairāk domāti pārgājienu apavi nekā kāpšanai kalnā. Tieši feratās. Bet tā kategorija salīdzinoši zema bija tāpēc, ka tas bija fiziski salīdzinoši viegli. Respektīvi, es varu aizsniegties tikai nedaudz, man ir jāpastiepjās vai nedaudz jāpalecās, lai es aizsniegtu nākamo saķeri, kuras var ieķerties un tad kāpt tālāk. Fiziski es to izdarītu pilnīgi mierīgi vāru, man tur nekur nebija jāliecās negatīvi vai kaut kas tāds jādara, ja, kas būtu vēl augstāks līmenis, bet tur tajos aprakstos nebija pateikts, ka tā taka ir vienkārši atklāta klints. Respektīvi, Tas, kas angliski saucās exposure, kad ir ļoti stāvs un tu vienkārši esi principā uz sienas, kur zem tevis nekā nav. Zem manis nekā nav, bet tīri tas kāpiens fiziski nav sarežģīts. Ir izpildāms, ja? Un, protams, ka te mēs atkal runājam par to savu baiļu faktoru, kas piezogas. Paldies Dievam, man priekšā gāja Māris Lazdiņš, un viņš man ik pa brīdim tā mierināja un saka, tā, bet tad vislabākais bija tas, ka man jau tas kūņas griežās, viņš man saka, nē, ja tu gribi, tu vari, protams, mēģināt iet lejā. Es domāju, paldies, es esmu viducī, un lai es ietu lejā, tas ir bīstami. Un skatītos uz leju, tas ir bīstami. Nē. Es vienkārši ieķeršos tajā klintī, un zini kā, man vēl nebija tie cimdiņi, un man no tā stresa bija sasvīdušas plaukstas, kas pa tām trosēm tā slīdēja nedaudz, un vienkārši es biju iekrampējusies. Man šķita, ka es jūtu katru savu ķermeņa muskuli tajā brīdī, un tad bija vidū tāda tā kā neliela pauzīte, kuras atceros, es tā kā esmu piespiedusies klāt tai klintī, vispār sevi nepazīstu, un tad bija tas brīdis, kad man nāca panikas lēkme virsū. Es jūtu, ka tā man tāds, zini, no visām pusēm tādi mazi tā kā durklīši tuvojās ar to panikas lēkmi, tad es domāju, labi, tātad, ja es krītu, tad es krītu kaut kādus 6 metrus sanāk, un tad tu karājies pēc tiem 6 metriem, 6 metri tāpat ir daudz, sapratu, tad es visticamāk kaut ko salauzīšu, jo es atcitīšos pret klinti, un tad es domāju, es tagad stāvu kalnu vidū, helikopters man pielidot tā kā īsti nevar, man tāpat būs jākrīt. Tā kā es principā vienīgais, kad es nokrītu, un tad man kaut kā lido, un tad man kaut kā transportē, es sapratu, tas ir pārāk sarežģīti, es nevaru ļaut panikas lēkmei sākties, un tu gāji tālāk. Un tad es gāju tālāk, jo es sapratu, ka visas glābšanas operācijas ir pārāk sarežģītas un pārāk mani vēl vairāk apdraudošas, nekā ja es tagad mēģināšu tur uzkāpt līdz augšai. Un es atceros, es kaut kā tur uztenterēju līdz tai augšai, tajā ārprātīgākajā stresā, ilgākajā kāpienā manā dzīvē. Un es uzkāpu augšā un sēdēju vēl kaut kādu brīdi, un man sirds drebēja. Neraudāji? No atvieglojuma. Man šķiet, ka varbūt pat apraudājos, un es domāju, cik labi, ka mēs varam vienkārši noiet lejā. Un tad kāds man teica, tagad būs maisām gals, tev rīt gribēsies atkal. Man nav vēl gribējies iet vēlreiz, jo tas bija pārāk baisi. Bet es saprotu, ko tu saki, ka tas ir tas, līdzīgi kā mēs arī sarunas sākumā runājam par skriešanu, ka tev ir jāsāk savs ķermenis, savs prāts pieredināt pa maz lietiņām, ja? Ka vienkārši mācoties pieredināt sevi. Tas ir atkarīgs no baiļu līmeņa, un bailes no augstuma ir vienas no nešpatnākajām bailēm. Tāpēc tur tas, kas saucās exposure therapija, kad tevi iemet, tā kā zini, tu nemāki, tev bail no ūdens, vai iemetam tevi dziļajā galā kulies. Tas ir, kur tas darbojās, bet attiecībā uz augstuma bailēm tā nav laba stratēģija, tāpēc tev joprojām negribās vairāk nākt uz. Jā, es nesaku arī nē, ka tas ir tāds kategorisks nē, mēģināt. Piemēram, atkal sākot ar mazākām kategorijām, jo man ļoti patīk tas process. Tāpēc, ka tajā laikā nevar padomāt neko citu uz pasaules, galva ir tīra. Tas ir absolūti relaksējošs, dievišķs process, kurā tu vienkārši, kā jau tu teici, nedomā neko citu, jo tu domā,
kā tu pieķersies, kur tev kāja, kur tev roka, un tu esi tādā vistiešākajā sazemējumā ar Šeit un tagad. Jā, Viss gan nekā nav. ar sevi, cieši piespiedies tajā klintī, sajūti to klints siltumu. Tur ir tāds brīnums tajā brīdī, ka tu vari uz to jau apskatīties no tās tīri tās sajūtas, ka tu to jau esi iemīlējis. Un tāpēc es domāju, ka gan jau pamazām es līdz tam nonākšu. Es nezinu, vai atvērtās klintis būs tās, kas man uzrunās pavisam, bet tādas, kur ir tāda mazāks tas atvērtums. Un varbūt tik pa brīdim kaut kāds sazemējums ar zemi, tas man patīk. Tur ir kaut kas fenomenāls. Tu kaut ko ieguvi no tā kāpiena? Tu domā, jā, Instagram story. Jā, tas noteikti. Tas bija interesanti skatīties. Nē. Es tiešām, labā lieta man pašai bija tas, ka es spēju tomēr kontrolēt sevi šādās situācijās. Tas pozitīvā nozīmē, tas ir visu cieņu tev. Jo es tiešām, kad es saku, kad man tuvu bija panikas lēkme, tad tā tiešām bija tuvu. Un es tad sapratu, ka tas stresa noturības līmenis tomēr man ir, un ka es varu kaut kādos kritiskos brīžos to uzveikt, saņemties, izdarīt to, kas man ir jāizdara līdz galam, un maksimāli ar to atdevi, kādu es to varu izdarīt. Nolikt malā to jau absolūti destruktīvo stresu, kas ir paralēls un kas ir kaut kādā brīdī pat nepamatots, jo, kā jau tu teici, mēs jau esam, mēs nekāpjam tur brīvi, mēs kāpjam. Tas nav free solo. Tas nav free solo, tas ir ar āķīšiem, ar visu, kas ir nepieciešams, ar drošību, protams, jā. Bet, tāpat tās emocijas jau tur ir. Tad tas, ko tu noskaidroji, ir, ka īstenībā tu vari pārvarēt baigi draņķīgo stresu. Tādā ziņā, ka tu vari savākties. Man liekas, ka tas ir zelta resurs dzīvei. Es zinu, es to vienreiz izdarīju, nākošais, ja es nokļūšu pat negribot kaut kādā situācijā, man dzīve iemetīs, tas baigi palīdz. Man personīgi tas ļoti palīdz. Tad, kad es reizēm nokļūstu tādās dulās situācijās, es saku, bet es izdarīju tad un tad, kaut ko citu, bet es savācos, es tiku galā, un tad tā soli pa solim var arī savākties nākamās situācijās. Bet pastāsti man par ārpus zonu, jo tu tur brauc ar grupu. Tas ir fiziski grūti. Pašam ir grūti jau ar sevi, tad izaicinājums ir tā sava smagā soma, tas ir vēl viens izaicinājums. Un tad no vienas puses labākā lieta cilvēkam ir otrs cilvēks, sliktākā lieta cilvēkam ir otrs cilvēks. Atkarībā kāda tur dinamika un tam līdzīgi. Kas ir bijušas tev visgrūtākās situācijas tieši cilvēku ziņā? Tu nevienu var nesaukt vārdā. Ir laikam bijis tas līdzpārdzīvojums ārkārtīgi spēcīgs, ka tu saproti, ka kādam iespējams, ka tas ir kļuvis jau tik grūti, ka tas ir par smagu, ka tas kļūst nepanesami. Un par smagu tas ir kļuvis kāpjot kalnā, jeb ejot līdzenumā, tā kā karaļi tā, ka tas nav kalns salīdzinoši, tāds. Latvietim ok varbūt, bet kopumā tas nav kalns. Tas, es teiktu, ka gan, tas var būt principā gandrīz katrā sezonā. Tas nav pat izdalāms, jo katram ir tas savs grūtums un cik tālu tu kā spēj iet. Un tad laikam tāda spilgtākā arī epizode bija, ka es sapratu, ka tas vakars ir grūts, un es nezinu, kā es varu vēl palīdzēt, jo citreiz ir tā, ka, ja ir grūti, tad cilvēks varbūt arī nemaz negrib dzirdēt, ko es varu vai gribu teikt. Es izdaru maksimumu, ieklausoties tajā cilvēkā, piemēram. Bet te es pat nerunāju par, es teiktu, ka tādas epizodes ir bijušas pat vairākas, un tad, protams, ka es jūtos atbildīga, kaut kādā mērā vainīga arī tajā brīdī. Man gan, tur ir Kaspars, kurš pie tevis ir bijis Breidaks, saka, tev nav jājūtas vainīgai, tāpēc, ka katrs jau zina, vai ne, ar ko rēķināties, vai nezina, ar ko rēķināties, bet zina, ka būs grūti. Un tev nevajag justies vainīgai, bet es nevaru to vainu sajūtu nolikt tā vienkārši maliņā
un izlikties, ka tas uz mani attiecas uz mani, un es to ļoti dziļi sevī pārdzīvoju. Līdz ar to es tajā ceļā nesu to savu dvēseli un vēl vismaz tās 7, kas ir uzaicinātie dalībnieki, un tad vēl tehniskā komanda, bet ar tiem mēs veidojam drusku tās attiecības jau citādākas, ja, bet tos 7, tad es nesu vēl tās 7 somas principā līdzi sev, domājot tā, vai viņam ir sausas zeķes, vai viņam ir līdzi vēl vienas bikses, ko pārmainīt, vai viņš nenosals tas cilvēks, vai viņam nav par smagu soma. Un tad vienu vakaru es spilgti atceros, ka tas bija tāds arī ļoti, ļoti vēss vakars, un tas manītas pārdzīvojums bija tik ļoti uzdramatizējies un sanācis un tik spēcīgs, ka es parūpējos par visu, kas bija jāparūpējās, un tad ieskrēju teltī, un es atceros, ka es velku vienu jaku pēc otras jakas, trešo jaku, ielienu iekšā guļamaisā un jūtu, ka es kratos. Man nav temperatūra, bet es vienkārši fiziski kratos tā, ka es nevaru vispār neko padarīt. Bet jā, tad es un tad es dzirdu, kā ārā saka skanēt dziesmas, un es domāju, cik labi, dziediet, lūdzu, dziediet. Un tad tev sāk atlaist. Un es domāju, kāds var būt, kad es te guļu, es te drēbu un nevaru pakustēties, bet ārā skan dziesmas. Kāds var būt, kad ir tā. Un citreiz, un arī man vispār arī tas viss māca pašai pacietību un spēju varbūt būt racionālākai, apvienot tās emocijas ar tādu racionālu prātu. Tas viss. Un arī, teiksim, man ir bijusi arī situācija, kad es saprotu, ka ir kaut kādas manas emocijas, kas ir saplūdušas tādā vienumā, un tad es domāju, tā, kā man tagad darīt? Un tad es tā žvirk un aizskrienu. Burtiski tur 50 metrus tālāk, vietās, kur nesvalbārā, tur nedrīkst to darīt. Jo tur lācis jā, sēž tev ir 50 vērts, lai tad jāņem līdzi mednieks, līdzīgi arī starp citu Ugandā. Un tad tu aizskrien drusku tālāk, un tā ievelc elpu, nomierinies, un tad atgūsti tādu to savu skaidro prātu, un tad nāc atpakaļ. Un es domāju, ka tas arī ir iegūts tikai ar laiku, jo visticamāk, kaut kādās citās pieredzēs, es kā eksplozīvs cilvēks varbūt norēģēju tajā mirklī, un tad sāku domāt, ko tieši es pateicu. Ja, vai tas bija pareizi pateikts, vai tas bija nepareizi. Tad, ja es esmu iemācījusies vairāk pa priekšu varbūt padomāt, un tad runāt. Jā. Skatītājiem, kurš no 4 piedzīvojumiem vislielākā atsaucība ir bijusi? Laikam jau līdzīgi visiem. Es teiktu, ka tās rezonances var būt skaļākas parasti ir tad, ja kādam iet grūtāk. Tad, piemēram, Tadžikistānā Valteram gāja grūtāk, tad par to varbūt cilvēki vairāk runā, par to, ka kādam ir gājis grūtāk varbūt nekā citiem. Bet tā rezonance laikam līdzīga, jo katrā ir kaut kāds tas pamata stāsts, un tad es teiktu, jā, ka interesanti, ka katrā arī ir cita kompānija, un tad iespējams arī tā enerģija ir cita, ko varbūt arī skatītājiem ir savādāk piedzīvot, redzot, ka te ir atkal cita tā enerģija, te ir cita enerģija. Jā. Un kas ir tās aizkulises vēl aiz aizkulisēm, kur tev ir kāds labs stāsts? Aizkulises aiz aizkulisēm, kur kāds labs stāsts. Tas ir, ko iespējams nezina arī dalībnieki vai nezina uzreiz. Varbūt tas ir kaut kas ar tehnisko komandu saistīts. Jā, man tagad jāpadomā, jo es jau tā diezgan atklāti spēlēju. Tu visiem visu izstāsti, izsieps. Labi. Piemēram, tas, ka es citreiz arī mēdzu cilvēkiem pajautāt. Pirms viņi saka jā, vai ir kāds cilvēks, ar kuru tu nekādi sevi neredzi komandā. Jo Latvija ir maza, mēs citu ļoti citreiz daudz pazīstam, un citreiz arī nezinām, kādas cilvēkiem varbūt ir bijušas attiecības vai nebijušas attiecības. Visādi var būt. Un tad es citreiz mēdzu pajautāt, ja es jūtu, ka... Tad tev ir vēl otrs blociņš, kur tu reģistrē, kurš kuru nemīl. Kur man ir jāpaskarās, jo kā jau es arī saku, ka tas mans mērķis ir tieši pretējs. Nevis sanaidot vai...
tagad speciāli salikt kopā cilvēkus, kurus es zinu, ka viņiem varbūt ir kaut kāda neatrisināta jautājuma, un domāt, ka tagad viņi vakarā varbūt pie telts sēžot kaut ko atrisinās. Drīzāk nē, jo es domāju, ka tu arī caur to, kas man nepametās sajūta, ka tu esi arī tāds cilvēks, kurš apzinās komandas vērtību. Līdzīgi kā ar tevi ir tava ģimene, kas ir tava komanda, tāpat arī tava cilvēka jaudas komanda, kuru tu jau gadiem esi izveidojis kā komandu, kas īstenībā ļoti daudz palīdz lielai daļai cilvēku, kas tevi klausās, tavus ekspertus klausās. Es tieši kaut kad skatījos, Miksonam tur 10 000 skatītāji, ja? Un es ticu, ka daudzi no tās sarunas ir tām sarunām ar viņu, ir paņēmuši kaut ko vērtīgu, dziedējošu. Un tad tā mēs veidojam to sabiedrību sev apkārt, ja? Mēs paši palīdzam cilvēkiem. Tātad tev ir tas blociņš, kurā tu iečekojies, kuru nevar ciest. Un man arī gribas, lai mēs drīzāk parādam, ka tad, ja tu kā komanda saderi, stiprini cits citu, arī apzinoties, ka varbūt mēs esam pilnīgi citādāki un citās dzīves situācijās mēs stāvētu pilnīgi citās planētās, ja? Bet mēs kopā varam tiešām tas pats vecais banālais teiciens iet tālu. Nevis tikai ātri un augstu, bet iet tālu. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir svarīgi arī cilvēkiem vispār ikdienā apzināties. Tas, un tad tu viņiem pajautā, vai tev pret kādu kaut kas ir? Jā, vai tev kaut kas nav vai ir. Un tad es tā gūstu arī apstiprinājumu, ka vai nu nav, vai nu ir. Un tad es apzināti neveidoju kaut kādus mezglojumus šajās arī komandas attiecībās, lai kaut kā uzburtu to drāmu, jo man šķiet, ka daudz patīkamāk ir skatīties tur, kur neskatoties to, ka cilvēkiem varbūt citreiz patīk tieši drāmas vai vicošanās un kaut kāds saturs zem jostas vietas, tad šeit tas īsti nav, un tas man šķiet kaut kādā mērā es izbaudu to, ka tas tā nav. Un man šķiet, ka arī tie cilvēki, kas mūs skatās, arī izbauda to, ka tu zini, ka tev nebūs kaut kādas, negatīvas emocijas tajā visā. Jo tas pietiek jau ikdienā šā vai tā. Es tev iedošu piemēru vienu, un tad tu skaties, vai tev ir vēl ko piebilst. Man kolēģi stāstīja, ka viņi esot bijusi uz Baibas Sipinietes izrādi, kurā viņi stāstīja par to, kā Garklāvu viņi esot uzaicinājusi uz ārpus zonu, un viņi esot pateikusi jā. Un viņai nav bijusi nojausma, uz ko viņa īsti ir pateikusi jā, un tad viņa visu laiku ir domājusi, kā viņa varētu no tā visa tikt ārā, un tad viņa esot gājusi pastaigā un satikusi vienu paziņu, un tas paziņu viņai esot teicis, paliec stāvoklī. Pagaidām tā bija. Ko vēl tādi dalībnieki ir sastrādājuši un izdomājuši? Kā atvieglot savu dzīvi. Jā, visā. Baiba, protams, ir spilgtākais piemērs, kur viņa bija iedomājusies, ka tur būs tā, kā viņa tas atsīja, ģitāru, sēdēsim pie uguns, kur dziedāsim un, ka tāds čigānu vagons jūs pārvedīs no vienas uz otras. Jā, kaut kā. Tev viss saka uzreiz jā? Tie, kas tiek, jā. Ja netiek fiziski datumos kaut kas cits ir, jā? Jā, tie, kas ļoti, viena ir tā nianse, ka mēģina uzbūvēt to komandas kopējo emociju, un otrs ir tas, ka es nevaru izdomāt vai nevaram tā kā izvēlēties nākamo dalībnieku, nezinot, kas ir iepriekšējie. Līdz ar to tas process ir tāds garš, ka tu gaidi, kad viens apstiprina vai neapstiprina, tad ir zvans nākamajam, jo tā tas viss veidojās. Un tad ir tas saraksts, un ļoti daudz, protams, ka netiek, jo tas kopējās dienas, kad mēs esam prom, ir gana ilgs, atbildības. Tu visādus slavenus cilvēkus aicini, kuriem ir daudz darīšana. Protams, tad vienam tur ir, nevar pabeigt savu sporta karjeru, vienam ir tas, vienam ir koncerti, filmēšanās. Citiem arī ir tik skaisti iemesli, ka es parasti apraudos un saku, ka šo gan es saprotu. Piemēram, piesakās bērniņš, pēkšņi, un tad cilvēks saka, ka viņš nevar, piemēram, un tad man šķiet, ka tas ir, burvīgi. Bet tie pārsvarā ir tie iemesli. Es neteiktu, ka ir kaut kādi tādi
Varbūt es nevarētu, vai tādi. Tie laikam pat. Tad pārsvarā tev visi saka, jā, ja viņi tiek, viņi saka, jā. Labi, es uzdošu jautājumu auditorijas vārdā. Kāds grib tikt pie tevis uz to piedzīvojumu? Kādas izredzes? Pirmkārt, jābūt ir kaut cik slavenam. Būtu vēlams, jā. Un fiksi savācamies slavenīgumu. Labi, jā, jo es gribu pateikt lielu vispār paldies tiem cilvēkiem, jo es tiešām tev nemānīšos, sakot, ka es dažreiz saņemu pat 1-2 vēstules ļoti jaukas dienā ar vēlmi piedalīties ārpus zonas. Īpaši sezonas laikā, vai tad ir katru dienu noteikti kāda vēstule, un tagad arī ļoti bieži ir šīs vēstules, bet ka mums tas pamats pagaidām ir tāds, ka mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, kas ir kaut cik atpazīstami, jo, lai kā arī es labprāt, goda vārds, jo es zinu, ka katrs cilvēks ir interesants un fantastisks. Goda vārds, es to zinu, un katram ir savs stāsts. Bet tu esi atbildīga arī par to, kāds būs šova rezultāts, skatījuma ziņā. Jā, un tāpēc es tiešām caur tādām sirds sāpēm gribu pateikt to, ka, lai kā nebūtu, bet beigās, kad tie cilvēki, kad mums prasa atbildību arī tie cilvēki, kas reklāmdevēji palīdzējuši mums tur nokļūt, viņi prasa to reitingu. Un tajā brīdī tur mēs sastopamies ar to, ka tur ir kaut kam jābūt tādam, ko cilvēki tā kā, kādies tam cilvēkam tur varētu iet. Bet tajā pašā laikā es saku, nesakam, ka nekad nekas tāds nevarētu būt, ja, ka mēs. Bet tad es arī goda vārds, tad es tiešām nojuktu. Ne, tad būtu loterija. Loterija. Jo psihologu komanda, kura izvērtēta. Jā, jo tos, kurus es pārsvarā, es viņus pazīstu. Es esmu satikusies vairākas reizes, mazliet sajūtusi to enerģijas lauku, vēl kaut ko. Es tos cilvēkus jau zinu vairāk vai mazāk. Ja? Citus vairāk, citus mazāk, bet es zinu viņus. Bet tad man būtu vēl, es vienkārši jo es jau nepazīstu, kā salikt. Tad būtu tiešām loterija, un tad skatāmies, kas tur sanāk. un tad garklāva aiziet ar sirdi. Dievs pasargi, bet būtu forši. Man bija tas sarunu vakars, kur man pienāca klāt viens puisis, un viņš man izstāstīja, ka viņš pagājušajā vasarā ir izdomājis uztaisīt saviem draugiem ārpus zonas Latvijā. Un viņš no sākuma aicināja tādus, kas tur laikam tuvākajā, visi negribēja iet. Un tad viņš laikam paplašināja to loku, beigās novāca komandu un devās ārpus zonas. Sveiciens, ja tu klausies, jā, tas ir vienkārši ideāli, fantastiski. Viņš apkrāva tos draugus ar tām somām, un viņi Latvijā gāja tur, kur nav zona. Un kur ir lāči. Jā, un arī sapcīt lāči, vai ne? Un viņiem 2 dienas gāza lietus. Viņam laikam bija 2 vai 3 dienas tas gājiens, un visu laiku nogāza lietus. Un viņš arī teica, ka viņš arī domājas vakarā, ak, Dievs, ko es esmu savārījis. Tāpat kā ko es esmu savārījis. Es regulāri, mēs ar mani to partneri Kristīnu sakām, ko mēs atkal esam savārījušas. Ja? Un viņš arī sēž un domā, jo visi ir neapmierināti tajā brīdī. Tu iedomājies, ir sēni izlīdz, visi tādi buģi sēž. Bet pēc tam viņš saka, visi bija priecīgi tieši par tām grūtībām, ka viņiem to izdevās. Un tad viņš arī tas puisis teica, ka viņš laikam atkārtos to gājienu. Tā kā tas ir tas iedvesmu citiem, pamēģināt uztaisīt arī saviem draugiem kaut ko līdzīgu un doties pārgājienā. Tepat Latvijā ir daudz vietas, kur nav zonas goda vārds pilns. Tas, ko mani draugi parasti apspriež sakarā ar ārpus zonu, ir, kāds ir fitnesa līmenis filmēšanas komandai? Vai arī viņi visi tur zāli pīpējot? Nevar paņemt līdzi, saprot, tur jau. Viņi jau nav smaga. Zini kā, ir atkarīgs no konkrētā dzīves perioda. Ja tev ir labi sanācis, tu zini, kā ir, tu ļoti to labi zini. Svarīgi ir cikliskums, jeb disciplīna. Ja tu ej uz sporta zāli, tad tu ej visu laiku, nevis pēkšņi 5 mēnešus. Vienā reizē 5 stundas. Jā, vai vienā reizē. Tas nepalīdzēs. Jā. Mums ir, es teiktu, ļoti dažāds, bet tā atšķirība filmēšanas komandai no pārējās komandas ir, jau es teiktu, ka mēs vienkārši zinām, cik grūti būs mentālā stabilitāte. Es domāju, tieši sievietēm, man un Kristīnai. Mēs vienkārši zinām, ka būs slikti.
Un dažreiz ka jūs būsiet puķi, ka jūs būsiet rauduļi. Puķis raudulis bija, man liekas, ka mēs būsim noguruši. Mēs vienkārši to zinām, un mēs ar to rēķināmies. Un mēs rēķināmies arī ar to, cik daudz mūsu ķermenis var nest un darīt, bet vienmēr pieļaujot iespēju, ka ir kaut kas arī, ar ko mēs nerēķināmies. Piemēram, ar sāpošu celi. Tu nekad līdz galam, tu vari nojaust, ka tas celis varētu dot par sevi ziņu, bet tu nezini, vai šoreiz tas tā būs. Man ir bijis, protams, ka celis sāk dot ziņu, un celis sveiciens visiem, kas dodas pārgājienos ceļi lielākajai daļai kaut kādā brīdī sāk dot ziņu, īpaši ejot uz leju. Man ir bijuši līdz Dinetie 2 ceļu drošinātāji tāds, ko tu uzliec, lai drusku vieglāk ir, un es abus esmu, man liekas, devusi dalībniekiem vai filmēšanas komandai pārgājienu laikā, saprotot, ka man varbūt sāp drusku mazāk nekā citiem cilvēkiem, un viņi to nezināja, ka viņiem kaut kādā brīdī sāks sāpēt tas celis. Jā, laikam tā atšķirība ir tā mentālā gatavība tam, ka būs grūti, bet mūsu operators Armands, tur gan ir fiziskais līmenis kaut kādā Terminatora jau līmenī, tas jo viņam ir bijušas iespējas, kad mēs tehniskajai komandai varam nodrošināt to, ka viņu smagās mantas gan pārved vai transportē, jo tur ir gan baterijas, gan vairāki objektīvi, lēcas, ja tur powerbankas un tā tālāk. Mēs sakām, bet Armands saka, nē, es nesīšu pats un nes tos 26 kilogramus. Tas gan ir apbrīnojami, turklāt bez nūjām, kas ir mums visiem pārējiem, un nūjas ir ļoti liels palīgs, protams, pārgājienos, īpaši lejā iešanā. Jā, bez nūjām, un vēl aizskriedams pa priekšu un nofilmēdams mūsu neglēmojošos skatos no priekšas. Jā, tā kā, Armands, kaut kā, Dieviņš devis ir labu to fizisko sagatavotību. Pārējiem mēs kaut kā pietrenējam ikdienā to savu spēku. Tu pieminēji neglēmojošos skatus. Kā tevi ir ar sevi un saviem neglēmojošajiem skatiem? Jo, tu esi kamerā, tu tajā darbā, ko tu dari televīzijā, tu parasti esi sapucēta. Paldies Dievam, tu esi smuka tādā ziņā. Tas ir tiešām kompliments, pat ja tu neesi krāsojusies, bet tomēr mēs varam būt aizpampuši, mēs varam būt, es nezinu, tur puņķis kaut kur karājās, vēl kaut kas. Kā tu sadzīvo ar savu izskatu un ar to, ka tas būs redzams? Tas ir vēl viens no tādiem maniem eksperimentālajiem pārdomu momentiem šajā visā stāstā. Īpaši mēs runājam par sievieti, arī par vīriešiem īstenībā. Jā. Viņš var iztīties cik sūdīgi vien iespējams un būs ok. Jā, starp citu, jā. Jo un man liekas, ka pret sievietēm nežēlīgas ir gan sievietes, gan vīrieši izskata ziņā. Jo, kad tu paskatās komentārus, es nerunāju par ārpuszonu, bet es paskatos par kaut kādiem darītājiem. Uzbrukumi sievietes izskatam ir kaut kas neprātīgs. Jā, pārsvarā arī no sievietēm. Arī no vīriešiem? Jā. Šis ir arī man tāds sāpīgs temats, jo kas tev tur ir sāpīgs? Tas, ka cilvēki joprojām negrib pieņemt citu tādu, kā viņš ir, saprast to, ka mēs visi kaut kādā, ka mēs visi arī vispār novecojam, ka tas arī ir normāls process. Neviens nepaliks visu mūžu tāda 21 gadnieku kādu un izskatu. Un ka cilvēki ir tik ļoti, ļoti skarbi citu vērtējumos, neieskatoties kaut kā dziļāk tajā cilvēkā. Pirmkārt, kas tevi vai krata vai dara uzmanīgu attiecībā uz tavu izskatu, tad, kad tu šādi te esi redzama viskaut kur? Un, kā tu teici, neglēmojošos brīžos. Es vienkārši, es par to vairs nedomāju. Kā tu līdz tam nonāci? Apraksti, kā tu domāji pirms tam? Par izskatu runājot, es vienmēr esmu bijis no tiem cilvēkiem, kas nebaidās būt tāds, kāds viņš ir. Starp citu, es arī pie tevis šodien biju domājis nākt bez grima, bet man bija agrais rīts un pēc tam nesanāca kārtīgi to notīrīt. Un man, varbūt ne pavisam bez grima, bet ar nedaudz krietni nelielāku daļu grima.
tāpēc, ka man tas vienkārši nešķiet tik svarīgi izlikties par kaut ko skaistāku nekā varbūt es esmu. Man vienmēr ir bijis svarīgi būt tādai, kā es esmu, un mēģināt justies labi. Es nevaru sacīt, ka es esmu tādā absolūtā komfortā ar to, kā es izskatos. Es neesmu. Es nedomāju, ka es esmu skaista, ka esmu tur, nezinu, kas vēl ir bez skaists, simpātisks. Un man ir svarīgi, zini, kā mēs bieži vien arī ar saviem sarunu partneriem, ar darbā, jebkur es gaidu godīgumu, man ir svarīgi būt arī pašai godīgai tajā brīdī. Es nesaku, ka es pamostos un ieraugu, piemēram, kalnos, kur man katru reizi bez izņēmuma es izskatos pēc tiešām tāda labi padzīvojuša cilvēka saulē, kas ir lietojis ne to labāko alkoholu, mēnesi varbūt no vietas ar piepampušām acīm. Un vienkārši man kalnos ir tāda dīvainība, ka man vienkārši piepamst seja. Un es neko tur nevaru izdarīt. Un tā ir starp citu, ir daļai cilvēku. Viņi to vienkārši nezina, ka tā ir viņiem. Jo viņi varbūt nav bijuši tik augstu. Tu vari pastāstīt to, ko tu Diānai Zandei teici, kad jūs satikāties pirms ieraksta. Tad situācija bija kāda? Situācija bija tāda, ka mēs ar Aiju, Andrejevu, čau Aiņu, un, starp citu, mūsu operatoru Armandu, mūsu komandā un Rolandu Čē bijām tie, kuriem visiem bija piepampušas sejas. Pārējiem. Kurā vietā, kādā augstumā vai kur tas bija? Ugandā ap 4000 pārējie, tā kā gurķīši izskatās, jā, nu varbūt neliels piepampums. Mēs pamostamies, es iedomājos, man pirmkārt ir jāfilmējās. Un otrkārt es pamostos no rīta un ieraugu telefonā, es atveru to kameru, jo man ir jāieliek acīs lēcas. Un es ieraugu, un es sevi nepazīstu. Tas nebija lēts, tas kas tā par sievieti? Kas tā par sievieti? Tā neizskatos pēc es. Un otrkārt, man ir tā piepampušas acis, ka es nevaru lēcas ielikt. Okay. Man bija tiešām teikt, ka mazas spraudziņas tikai, ja? Principā es nevaru atvērt viņas, jo man te visi plakstiņi ir piepampuši. Un tas nav stāsts par to, ka es dzeru par maz ūdens. Es dzēru daudz ūdeni. Tas nav stāsts, ka tur nav ventilācija. Mēs dzīvojām būdā, kurā vienkārši vējš silpoja cauri. Tas nav par to stāsts, uzreiz saku. Vienkārši viena no versijām bija tāda, ka man mugursomā lences bija nospiedušas iespējams kaut ko šeit, kaut ko limfos uz pleciem. Varbūt. Es nezinu. Jā, un tad es nevaru teikt, ka pamodos, sevi nepazīstu, super, labi izskatos, esmu tik pārliecināta par sevi, esmu gatava filmēties, visu darīt. Protams, ka nav tā, ka tu esi tāds pārliecināts par sevi un domā, cik tu esi burvīgi izskaties. Protams, ka nē. Un citreiz arī ir sliktākas dienas, ir labākas dienas, ka tu nejūties labi. Bet te pašā laikā es saprotu labi, bet ko es varu izdarīt? Es tāda esmu, es neko nevaru, es nevaru sev nomainīt seju. Es vienkārši tāda esmu, un tad es sevi vismaz tādā godīguma perspektīvā pieņemu. Es nesaku, ka tiešām ir ļoti vienkārši sadzīvot ar to, ka ir gravitācija un ka tu redzi, ka tu kļūsti vecāks, bet kas ir pēc būtības tikai loģiski. Un ne visiem tā ir paveicies. Bet es nesaku arī, ka tas ir, ka tas ir kaut kā briesmīgi jācenšas maskēt, jāgriež tikai savas sejas labā puse, kas manā gadījumā, starp citu, ir šī. Tātad tiem, kas klausās ierakstā, tā ir labā. Jā, starp citu, jā. Gribat ieriept garklā vai bildējiet no kreisās? Un es arī citreiz zinu, kā skatos to raidījumu, piemēram, jo es parasti neskatos, es diez vai skatīšos šo sarunu, Laura. Bet tu vari uz austiņām klausīties. Arī diez vai? Nē, tas ir normāli. Jo man parasti ir kauns, un es gribu visu attīt un pārrakstīt, bet un tad es atceros, ka zonu ir jāskatās, jo tur ir arī pēc darbs visiem kopā, un tad es ir tā, ka es sēžu, es negribu šo sievieti tagad teicu.
tad es saprotu, ka tu kaut kur nopostoji kaut kādos sociālmedijos bildi. Arī bija, jā. Mēs tad sapratām ar Aiju, mēs tādas esam, un mēs tā kā vienkārši viss. Un tad jūs ielikāt bildi? Jā, un tad tur bija, es atceros, mums bija tādi komentāri, tādi maisi tur uz acīm, vispār kaut kādas briesmonas, un tad man šķita, kāpēc cilvēki ir tik ļauni cits pret citu. To man ir ļoti grūti saprast ar citu. Tā ir viena no tām lietām dzīvē, ko es nespēju saprast. Jo nekad dzīvē nevar iedomāties, ka es varētu ierakstīt kaut kādu komentāru par to, kā kāds izskatās. Bet jums bija beigais komentārs no Zandes, es tā saprotu. No Zandes, pareizi. Es visu laiku aizceļoju. Diana Zande, vienkārši mīlu šo sievieti. Un Diana bija ierakstījusi mums... Tad bildi ir kāda? Tātad bildi man šeit vai video ir tāds, kur mēs ar Aiju vienkārši nekautrējoties parādam, kā mēs izskatāmies televīzijas gaismās un kā mēs izskatāmies kaut kur pie telts filmētas. Un mēs kaut ko tur, abas divas... Par savu aizpampušo seju, un Diana bija komentējusi, tā kā, ko jūs tur stresojat, ja es tā kaut kā... Es varētu atrast vispār to komentāru. Ja es tā izskatītos, neuztraucieties. Tad, kad ir 60, tad tu tā izskaties katru rītu. Man liekas, ka Diana pārspīlē, bet es tā domāju. Bet, Viņi jums iedeva perspektīvu. Pierodiet no sērijas. Un tad tu kaut ko tādu izlasi, un tas tev iedod. Un to komentārus atceros joprojām. Visus tos sliktos es esmu kaut kā aizslaucījusi. Jo dīvainā kārtā, starp citu, ne pie maniem, ne pie Aijas ierakstiem, tas tā mūsu konkrētajos profilos, tas naids tā nebija izteikts, kā vairāk tādos kompānijas profilos TikTokā, TikToks ir super toksiska vide. Tur bija ļoti daudz to izskata kauninošo. Tur viss pēc kārtas. Viss sākot ar ķermeņa apspriešanu, kas nav tāds, kā vajadzētu būt. Tad pat ievu, tad par esnu, tad tāds, tad seja ne tāda, tad mati ne tāda, tad kas viņai tur noticis ir atkal. Ārprāts. Ārprāts. Kā ir būt par tik publisku personu, kā tu esi, kas katram latvietim televizorā grozās? Es jau nezinu. Zini, kā man šķiet, ka es esmu bijusi televīzijā kopš 19, 20 gadu vecuma. Tūlīt būs 30. Tāds kā gandrīz uzaugusi principā televīzijas vidē. Līdz ar to man tā šķiet tāda pati profesija kā jebkura cita, kur tu vienkārši esi ļoti bet atšķirās tas, ka cilvēki tevi atpazīst. Jā, bet cilvēki skatās, kāda tu esi, kā tev bērni. Es bērni. regulāri par to vienkārši aizmirstu, ka tas tā ir. Un tad es pēkšņi atceros, un tad sāku varbūt labāk uzvesties. Jo es vienkārši par to aizmirstu, es par to vienkārši nedomāju. Jo kaut kādā mērā mēs vispār dzīvojam tik fenomenālā vietā, būsim reāli, mēs dzīvojam unikālā vietā. Ar to domā Latvija? Jā, visādās ziņās unikālā vietā. Tu izej tepat cauri pa Tērbats ielu, un tu satiec vismaz 5 cilvēkus. Līdz ar to man šķiet, ka principā jebkurš šeit ir slavenība Latvijā. Jo mēs visi citu pazīstam. Iedomājies, ko tu nepazīsti Latvijā? Es ļoti daudz nepazīstu. Tāpēc, ka tu esi vienkārši ilgāk prom. Es esmu prom, jā, es neredzu tu esi cilvēkus, prom, tu neredzi. Man ir bijis tā, ka es konferencē eju klāt, apazīties ar cilvēkiem, un viņi saka, kas viņi tādi ir, un es pie vienai sievietei klāt, un viņi man saka vārdu, man tas neko neizskatās, kas tu tāda esi? Saimnes speakers. Tā ir ar mani, tāpēc es nesatieku 5 cilvēkus uz Tērbats ielas. Es satieku, un tā ir tāda, teiksim tā, tā ir tāda absolūti burvīga lieta, jo tu nekad neesi tā viens. Bet kaut kādā mērā citos brīžos varbūt ir tā, ka tev gribas mazliet paslēpties. Jo dīvainā kārtā es arī esmu tāds cilvēks, ir tas tips, kas it kā ir ekstraverts, bet introverts.
Ir tāds Ambiverts. ambiverts, jā? Tāds sauciens. Tā viņš saucās. Jā, nu redz, atnāk pie tevis, vismaz kaut ko uzzina. No tā, jo... Varbūt es pateicu nepareizi, es ieteiktu pārbaudīt. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku tādi ir. Tu tajā brīdī, kad tā ir tā tava darba vide, tad, kad tu zini, ka tas ir tavs uzdevums, es tajā varu ielikt un darīt to. Bet citās situācijās es esmu vienkārši totāli... Mežonis. Jā, antisabiedrisks. Jo, piemēram, man bija viena situācija. Pirmoreiz dzīvē, kur es devos pārgājienu tādā piedzīvojumā ar cilvēkiem, kurus es nepazīstu, uz ārzemēm. Jā, tieši tā drosmīgs. Stulbi, es domāju, ar to. Bet, jā, bet citam tas šķiet absolūti pieņemami un saprotami un normāli. Tu nevari iedomāties, kā man gāja. Tātad es braucu kopā ar cilvēkiem, kurus es nevienu nepazīstu, bet foršā piedzīvojumā. Un es nonāku lidostā, un es secinu, ka es sēžu stūrī ierāvusies tā kā tāds bruņurupucis savu galvu iebāzis un nevaru izlīst ārā no tā, man ir kauns. Es nezinu, kas tas ir. Par ko? Es nezinu, domāju, ka es zinu. Par to, ka tu biji kaut kādā valstī? Nē, vienkārši tepatās Latvijā lidostā mēs ceļojām uz citu valsti, un man pagāja kaut kādas 2-3 dienas, man liekas, pilnas 2 dienas, līdz es varēju tā kā atbrīvoties un būt... iekļauties kompānijā, bet man vajadzēja pierast pie kompānijas. Tāpēc arī varbūt ļoti bieži saprotu cilvēkus, kuriem vajag laiku, vai kuriem ir grūti atvērties arī ar mani sarunās, piemēram, intervijās. Es ļoti viņus saprotu, jo man īstenībā ir ļoti, ļoti līdzīgi. Citreiz es nevaru saņemties piezvanīt kaut kam man ir jāzvana. Dakterim tad es saprotu. Arī dakterim, arī starp citu, man vajag tagad to momentu, kad tas pienāk, tad es piezvanu. Vai, nezinu, tur norezervēt kaut kādu viesnīcas numuru. Sarunāt santehniķi. Jā, protams. Tas ir grūtākais. Tad jau vismaz es neesmu. Tad tev arī citreiz tā mēdz būt. Ka tu ir ļoti grūti. Es parasti vīram saku, nē, es braucu projām, tu to visu saorganizē, lūdzu. Jā, es ļoti jūties tā kā, es nezinu, tas mežonēts kaut kāds, nevar izlīst ārā no tā. Tas ir tā interesanti, jo man tieši starp citu bija ļoti, ļoti, ļoti interesanti saruna. Mēs braucām kaut kur kopā ar taksi, ar Baibu Sipanieci. Un man šķita, ka... Tad nevienu no jums nevarēja pār lūpu pārspļaut. Man grūti to iztēloties. Es tikai biju tā, kas nevarēja. Bet tev bija drosmīgā Baiba blakus. Jā, bet es arī domāju, arī citā situācijā, ja, piemēram, nebūtu Baiba, bet būtu es un, piemēram, 2 nedrosmīgāki cilvēki vēl it kā nekā es. Tad vestu jūs, kur gribētu. Jā, principā jā, jo es nebūtu tā, kas tur sāktu. Jo Baiba, man liekas, tajās 3 minūtēs, kamēr mēs braucām, jau sarunāja, ka viņš ies uz kaut kādu viņas pasākumu, viņam iedos ielūgumu. Kaut kā. Un es vienkārši sēžu. Tu gan nevienu neaicināji ne uz pasākumu. Ar atkritušu muti un nesaprotu, kāds ir iespējams. Un tāpēc es uz Baibu vispār skaros kā uz tādu arī Latvijas fenomenu, jo viņa tāda, kāda viņa ir, starp citu, viņa arī ir. Kas ir tā cilvēka vērtība, ja? ka tiešām ar tā ekspresiju, kas viņā dzīvo uz skatuves, tāda pati viņa arī ir visās citās, gan taksī, gan mājas ballītē, tur nav atšķirība. Ar mani ir tā, ka bieži vien var nebūt atšķirība, bet var būt arī stipri dramatiska atšķirība. Ka, piemēram, bet tas ir tieši tādos svešos cilvēkos, jo cik es tevi zinu, tu esi tas, kas tu esi. Bet tā arī ir, tas ir tas interesantais, ka es varbūt, piemēram, mājas ballītē, kurā es vienkārši sēžu kā tāds akmens stūrī. Ja? Tas nogurus. Jā, bet man ir labi tajā brīdī, un citiem arī ir labi. Tur viss ir tā kā kārtībā. Es esmu diezgan mierīga māju vidē vispār. Es neesmu ekspresīva vispār tajā mājas pasaulē. Bet tas ir tas interesants, ko tu saki, tu esi tāda, kā tu esi. Jo, zini kā, citreiz mēs diskutējam par to, vai tas cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Ja viņš ir vienā vietā ekspresīvs, otrā nav, tad kaut kur viņš tēlo. Bet nē, muļķības. Mēs varam būt dažādi. Tieši tā. Un tas ir, manuprāt, tas arī, ko mums citreiz citos vajag pieņemt, to dažādību, kur mēs ne līdz galam citreiz saprotam un pieņemam. Varbūt tieši to, ka mēs visi esam ļoti dažādi un varam būt ļoti dažādi.
Klausītāji, ja tu meklē vietu, kur īstenot savus radošos projektus, man ir īpašs ieteikums – Power Up Space Rīgas centrā. Nesen atklāju šo vietu, jo te ierakstījām cilvēkjaudas intervijas, arī šo. Mūsu komanda ir sajūsmā šeit strādāt. Te ir viss, kas nepieciešams. Moderni aprīkotas studijas, kur ierakstīt video vai audio, un te ir arī daudzpusīgas telpas pasākumiem, kur var rīkot apmācības, prezentācijas, filmu vakarus un pat konferences. Man īpaši patīk, ka te apvienota funkcionāla vide ar estētiku un no telpām paveras brīnišķīgi skati uz Rīgu. Visa komanda ir atsaucīga un profesionāla. Kad tu izmanto Power Up Space pakalpojumus, tu palīdzi šīs studijas misijā, kas ir atbalstīt apdraudētus žurnālistus trimdā un atbalstīt sabiedrībā noderīgus projektus, ieskaitot cilvēkjaudu. Apmeklē powerupspace.eu un piesakies iepazīšanās tūrei. Es un cilvēkjauda atgriezīsimies te vēl, jo tā ir mūsu pirmā izvēle nākamajiem projektiem. powerupspace.eu. Kā tu spēj vienā dienā runāt ar tik daudziem cilvēkiem, runāt tik labi, interesēti, pārvaldot, piemēram, 4 dažādu cilvēku, jeb mēģinot iegrimdēties 4 dažādu cilvēku smadzenēs? Ja mēs drīkstam atklāt to, ka tu vienā dienā ieraksti 4 sērijas. Jā, bijis arī 5. Jā, bet ja mēs to drīkstam atklāt, jā, protams, mēs to drīkstam, tas nav noslēpums. Jā. Tad man tev ir jautājums, kā, vai tu vari, es esmu gatavs ziedot savas 3-4 minūtes, jo mani šis jautājums tiešām interesē. Jo, kā tu to vari izdarīt? Bet kas tieši tev liekas neiespējams? Kā tu vari noturēt enerģiju? Tāpēc, ka katrs šī saruna tev ir apmēram 2 stundas gara. Pirmkārt. Otrkārt, tu visā šajās sarunās patiesi interesējies par to cilvēku. Tu esi sagatavojusies šīm sarunām, to es arī redzu, tu zini, ko tu gribi, bet visi šie 4 cilvēki ir noteikti citādāki katrs. Bet tev ir katram jāatrod tas fokus, un tev jānotur sevi fokusā. Redzi, cilvēka jauda nav tikai nosaukums podkāstam. Cilvēka jauda ir temats, kas man ļoti, ļoti interesē. Jo man patīk justies labi, man patīk būt enerģijas pilnai, man patīk būt labā garastāvoklī. Un tāpēc es daru lietas, kas man palīdz to darīt. Kā tu tev ir kaut kāds pietupiens, maģiskais, kā tu ievelc sevī to enerģiju, jo, labi, mēs katrs esam citādāks. Tātad, piemēram, es ceļošu 4, piemēram, kad man ir arī šorīt. Doros uz darbu, man ir apmēram 2,5 stundas 40, vai es pat nezinu precīzi, ir raidījums. Pēc tam ir adrenalīns, un tad ap 11. adrenalīns izkūst. Tāpēc arī es biju šaubīga par to, vai šī ir pareizā diena podkāstam. Ja? Bet mēs jau zinām, ka te ir aizņemta šī Šveices dāma, un šī dāma teica Garklāva, kur nevarēja daļas cik gadus pie manis atnākt. Šī dāma, tad mēs esam satikušās, un mēs varam koncentrēties uz to brīdi, kad mēs esam kopā, lai mēs dotu to, ko mēs varam maksimāli. Bet tad man tā kā notiek tas atslābums, un tad man vajag kaut kādu enerģijas lādiņu. Tevi satiku, Diānu satiku vēl, kur te bija ieskrējusi vienkārši. Arī uz 2 stundām. Jā. Pirms tevis. Super vienkārši enerģijas bumba. Satiku, un tas man iedeva tādu, Redzi, reku tev viena atbildi. Pirmkārt ir mani sarunbiedri, no kuriem ir enerģija. Es sēžu ar tevi runāju, vienkārši kaifoju un domāju, ka es varētu tev te pienaglot pie tā krēsla vēl uz ilgāku laiku. Tad tas man ļoti patiktu. Nezinu. Un otrs ir fiziskā izturība. Gan fiziskā, gan mentālā un emocionālā noturība, viņi ir vienkārši jātrenē. Viss, ko mēs darām savam ķermenim, skriešana, iešana ar smagu somu, tas ir viens no manējiem raking saucamais, spēka vingrojumi, pilnīgi viss tas, kas ļauj smadzenēm būt skaidrām. Tas ļoti labi, ko tu saki par tām skaidrajām smadzenēm, jo tajā brīdī, ja iezogas nogurums, es jūtu, ka man ir tas defokus, un tad ir tā kā pašam jānodarbojas ar matemātiku savā galvā un jāatgriež tas fokus. Tā kā tad, kad tu ar manuāli pieregulē lēcu fotoaparātam, jo, piemēram, pēkšņi jūt, paga, es kaut kur aizpeldēju, un tad tu ātri pieregulē un atgriezies tajā. Bet tev jau ir grūtāks darbs, tu jau dabūni strādāt ar visādiem cilvēkiem. Es jau aicinu tikai to, ko es gribu aicināt. Es varu izvēlēties, par ko mēs runājam. Man liekas, tas svarīgākais ir, lai ir interesi. Man vienmēr ir interesanti. Jā, man laikam arī tas ir tas pamats. Jā, bet man liekas, ka tas arī, ka tu to darbu dari tiešām dienā. Man tas nav dienas darbs. Tas arī man
ir tas atslābuma periods, es pēc tam atpūtīšos. Es jau šodien no rīta modos, un es domāju, vai es varētu vienreiz dzīvē sestdienā vienkārši gulēt. Tu varētu? Es nezinu. Es domāju, varbūt sestdien jāpamēģina, bet tad atceros, ka man bērnam ir sacensības, un viņam jāgatavojās iestāju eksāmeniem. Man spīd 8. klases ģeometrija un algebra sestdienas svētdien. Zini kā par tām sestdienām, ka citreiz ir tā diena, ka tu jūti, ka tu varētu pagulēt? Jā, un neko nedarīt. Bet tu taču pasties, laukā tev ir -30, tu paņem savu teltīti un dodies uz mežu pēc tevis spriežot. Un vēl bērnus un suni paņem līdzi. Tā apmēram arī ir, jo dīvainā sajūta ir tāda, ja es realizēju scenāriju, kurā es taču normāli cilvēki kādreiz atpūšās, vienkārši skatās kaut kādus seriālus, muļķīgus visticamāk, ja? Vienkārši ēd un gulšņā. Pirmkārt, es esmu nolēmusi gulēt, ja? Tad es tāpat pieceļos 7, 8. Protams. Super, vai ne? Tu esi beidzot izdomājis, gan es izgulēšos. Un kā tad, protams. Jā. Un tad, ja es kaut kādu daļu realizēju no tās gulēšanas? Jā, no tā ne gulēšanas, bet no tās vienkārši kaut kādas eksistēšanas mājas vidē, ja? Kas nav saistīta ar kaut kādu darbu, kas tur ir jāizdara vai kaut ko. Es jūtos tā, it kā man būtu diena aizgājusi kaut kādā miskastē. Kaut gan iespējams tā ir atkal mana kaut kāda tāda iedoma. Jo, ja es esmu kaut kur bijusi, aizgājusi, izgājusi ar slēpītēm, kaut vai tagad šajā nedēļas, nevajag pat daudz, ko stundiņu, 2 tur ar distancenēm, ja? Tad es varu teikt, man bija laba nedēļas nogala. Bet, ja es kaut kā esmu ļāvusi sev būt tādā super slinkajā režīmā, tad man laikam ir tas, viena no šī gada nogalēm ir vējā. Protams, ka tā nav pēc būtības. Vienkārši sev ļauj varbūt neko nedarīt. Bet tas neko nedarīt arī vispār kādam ir kādreiz neko nedarīt. Tīpaši, ja tev ir bērni. Jā. Ir pirmie bērni. Tīpaši tev ir 2 puikas, kā tu vari neko nedarīt. Kā tu vari neko nedarīt? Good luck, man nav izdevies. Jā, tur ir, tu esi, principā tātad, tu esi pavārs, tu esi detektīvs, kuram ir jāatrod 3 zeķes pazudušās, tad tu esi, kas tur... Cietuma uzraugs. Cietuma uzraugs. Kur ir jāpieskata, lai ieslodzītie labi uzvedās. Jā, apkopējs arī tu vēl arī esi. Tas ir, principā, pamatfunkcija ir apkopējs, jā. Tā kā tur ir ļoti daudz. Bet, ja viņiem pajautās viņu viedokli, tad viņi teiks, pamatfunkcija ir baurotājs. Jā, tieši tā. Vai tu tur visu laiku esi telefonā tikai? Jā. Tā kā šis ir tā, ka tu principā nekad nav tā, ka tu neko nedari, un arī tad, kad tev šķiet, ka tu neko nedari, tu sāc domāt par to, ka tu neko nedari, un tad jau skaidrs, ka tu kaut ko dari, jo tu domā. Ka tu neko nedari. Jā, līdz ar to, principā, tādas stadijas nav gandrīz nekad. Tad es tagad nevaru izvēlēties, kurš būs mans noslēdzošais jautājums, jo man riebjās, ka tas pulkstenis Pagaid, tev jau ir noslēdzošais jautājums. Bet drausmīgi. Es jau saku, tas ir drausmīgi. Mēs vēl neesam vispār pieskārušies. Mēs esam tikai iesildījušies. Vai uztaisām to jautājumu, kur tu negribēji, lai es tev uzdodu, ar to, ka tu pasaki, kāpēc tu negribi, ka tev vispār kāds tāds jautājums uzdod. Jo es pieņemu, ka ir daļa cilvēku, kas ir noskatījušies šo sarunu līdz beigām, izņemot, ja viņi ir izlasījuši jau tekstus, par ko mēs runāsim, un tad viņi nav atraduši to, ko viņi domā, un tad varbūt domāju, ka labāk es neskatīšos, jo tur viņi tāpat nerunā par to, ko es gribu. Bet cilvēks ļoti interesē privātā dzīve, un man ir bijušas tādas situācijas, kad mani uzrunā sadarbības partneri, kuri piedāvā, ziniet, mēs cilvēku jaudas saturu ieliksim pie mums. Un mūs interesē kaut kādas noteiktas lietas. Un viņus vienmēr interesē, noteiktas lietas ir slavenību intervijas. Jā? Jā, un tad viņi vēl ir bieži vien izdomājuši, ka viņi tās cilvēku jaudas slavenību intervijas pagriezīs īsākas, lai atstātu tikai to, kas viņus interesē, tur atstāt. Uz ko, protams, mēs nepiekrītam. Tas nav iemesls, kāpēc es ar cilvēkiem sarunājos, un tas nav iemesls, kāpēc mūsu auditorija klausās. Un tad viena no tām lietām ir būt slavenībai, nozīmē arī izdarīt izvēli, vai es publiski runāju par savu dzīvi, visu kopumā, ne tikai par to, ko es daru profesionāli, mans darbs, vai es tomēr izvēlos, ko un kā es nošķiru. Un tāpēc man tas jautājums tev ir tāds, kā tas ir, kad pēc tevis dzenājās,
par tavām detaļām interesējās, kā tas ir, ka tev ir 2 bērni, kā tas ir, ka tu dari darbu, kas noteiktājiem individiem var būt ļoti nepatīkams darbs. Jā, laikam jāsāk ar to laiku. Tu pareizi sacīji, ka mēs izdarām savas izvēles. Un man šī izvēle par privātās dzīves tādu diezgan stingru nodalīšanu no manas publiskās dzīves ir bijusi jau no paša sākuma. Jo tajā mirklī, kad tajā ir iesaistīta kaut kāda mana privātās dzīves daļa, es jūtos trausla, es jūtos viegli aizskarama, vāja, jo tas ir kaut kas tāds, kas man ir pats dārgākais. Un tad man šķiet, ka es jau savā ikdienā arī ar tik daudz ko dalos ar savām pieredzēm, sarunās, intervijās, ka, ja gribu, var daudz ko uzzināt caur tām, tad man tik ļoti gribas, lai ir kaut kas, kas ir tāds mans, un par ko es varu parunāt ar tiem saviem cilvēkiem, lai man ir kaut kas, ko ar viņiem arī parunāt, un lai man ir kaut kas tāds, kas ir tas mans svētums, kas ir līdzīgi kā visiem cilvēkiem. Mūsu dzīves ir tik dažādas. Mūsu dzīvēs notiek tik daudz prieku, skumju notikumu, pārdzīvojumu. Tieši tāpat ir manā dzīvē. Tur nav nekas, ko idealizēt. Tur nav nekas, kam gribēt līdzināties. Jo mana dzīve ir tieši tāda pati kā visiem citiem cilvēkiem. Izņemot to, ka tu reāli ārpus zonas iestaigā ar tikai visādiem. tas, bet katram ir savs ārpus zonas. Un tāpēc, tieši tāpēc ir tas, ka šeit es arī kaut kad, biju vienreiz domājis par to jautājumu, ka mēs sakam, ja tu gribētu kādu cilvēku dzīvi, kur dzīvi tu gribētu? Un es sapratu, es nekad negribētu nevienu citu dzīvi, jo mēs nekad nezinām, kas cita dzīvē notiek. Un tāpēc man patīk sargāt to savu dzīvi, lai būtu kaut kas, ko es pati varu sevī pārdzīvot. Un lai vai kā, es zinu, ka cilvēkiem patīk vienmēr runāt par to, kas mums apkārt. Tur tāds zum. Es jūtos uzreiz tā kā ievainojama tajā brīdī. Es arī saprotu, ka cilvēkiem patīk runāt, viņi runā, bet es nejūtos labi. Un tāpēc arī es parasti pati esmu tā, kas... es parasti uzzinu pēdējā kaut ko, jo es vienkārši uz kaut ko citu koncentrējos. Un paralēli arī tas, ka tā mana ikdiena un mans darbs mēdz būt arī saistīts ar riskiem. Un es domāju, ka ļoti daudz arī tie, kas strādā žurnālistikā, mēs esam runājuši ar cilvēkiem no dažādiem mēdījiem, ka līdz ko valstī ir kaut kādas krīzes situācijas, kā piemēram pandēmija, Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā, kaut kādas citas situācijas. Tajā brīdī arī politiskas kādas jautājumu risināšanas, piemēram, sensitīvu tematu. Tajā brīdī bieži vien cilvēkiem nav uz ko mērķēt savas naida bultas. Un tad viņi šauj pat tam cilvēkam, kas ir redzams. Un man ir bijušas arī iesniegumi policijā, man ir bijušas arī tādi dziļi pārdzīvojumi ar kaut kādām draudu situācijām vai kaut ko tādu. Un tad tu domā, ka es gribētu vispār paslēpties, ierakties alā un vairs nenākt ārā un nerunāt ne ar vienu. Tu esi, un es domāju, ka kaut kādai daļai cilvēku arī ir bijušas tās sajūtas, ka ir brīdis, kad tu gribi palīdz zem paklāja, nekustēties un būt vienkārši absolūti neatpazīstams. Jo tas ir par smagu. Un tā tas ir. Un es domāju, ka ne man vienīgajai tā ir bijis. Jā. Un tāpēc ir tas, citreiz ir tas tā dzīvošana tādā, ka tas ir tavs darbs, man arī patīk tas, ko es daru. Es tiešām mīlu to, ko es daru. Tāpēc un arī tu to vēl lieliski dari. Tu to tiešām lieliski Es cenšos noturēt to, ko man Andrejs Ēķis savulaik, viens no maniem tādiem dzīves pamatskolotājiem teica. Viņš saka, kamēr tev vēl, Kristīna, tās acis smirdzēs, tikmēr tu tur vari darīt, ko tu dari. Un es cenšos to mirdzumu saglabāt sevī, lai man ir tā zinātkāra un interese par cilvēkiem, kā tu teici, ka tev interesē, ko cilvēki saka. Man interesē jebkurš cilvēku, ko viņš saka, ko viņš domā. Un cenšos neielaist to vienaldzību, kuru citreiz tā pasaule mēģina apņemt mūs.
Bet reizē arī tu esi tajos kļūgriežņos, ka tu saproti, ka kaut kas tev ir jādod cilvēkiem, bet cik tālu iet, tie ir tie jautājumi. Un tad ir kaut kas, ko es mēģinu paturēt. Tādu dimantoliņu. Jā. Bet vispār, tev paldies, Laura, jo es arī biju uz to tavu aizkulisku pasākumu. Jā. Bet tas bija īstenībā, mēs uztaisījām pasākumu, kur var satikties cilvēku jaudas fani. Un es domāju, ne jau cilvēku jaudu kā tādu, bet cilvēku jaudas satura fani, lai viņi viens var otru apskatīt un sapazīties, ja viņi to grib. Jā, par to es tev tiešām gribu pateikt par to, ko tu dari. Paldies ikdienā. Un ja Laura šādus pasākumus rīko turpmāk, es ceru, ka tu rīkos. Ja, Jā, mums tūlīt būs viens, bet tas būs tikai 100 cilvēkiem. Jo vienkārši telpas tādas. Jā, bet tad es nezinu, es tā kā novēlu Laurai, iet uz Ķīpseli nākamreiz kaut kas tāds. Bet tiešām ir burvīgi, ja jums ir iespēja pirkt biļetes vai kā jūs tur varat tikt pie Lauras, tad vienkārši darat to, jo tas ir tā vērts, jo es ikdienā arī bieži vien vadu dažādas pasākums, konferences un tā tālāk, un katrā es kaut ko smeļos, un tad toreiz pie tevis es ļoti, ļoti, ļoti daudz ko sasmēlos, un visu to laiku, kamēr es pie tevis biju, man bija riktīgi forši un interesanti. Un es atnācu mājās bagātāka, drošāka, un es īstenībā, tu pieskaries tam jautājumam par to privāto pusi, ko es cenšos varbūt paturēt tā vairāk pie sevis. Savukārt es ļoti novērtēju ar to, ko tu dalies. Tāpēc, ka tajā pašā laikā ir tie, kas jau dalās ar kaut kādām citām lietām, viņiem arī nevajag ar visu dalīties, tā kā man, tāpēc, ka mēs jau tur esam izdalījušies. Bet tad, kad tu dalies ar to, ko tu stāsti, es domāju, ka tik daudz cilvēki sevī spēja asociēt, ka mēs jau visi ejam cauri līdzīgām lietām un pārdzīvojam līdzīgas lietas. Tāpēc paldies arī visiem tiem cilvēkiem, kas ir tik drosmīgi. Es neesmu tik drosmīga vienkārši. Ir tik daudz cilvēku, ka tu esi tik drosmīga, ka tu ar to dalies un tā tu palīdzi citiem. Tā kā tev paldies par to un paldies visiem, kas tavā podkāstā dalās ar tiem saviem tādiem dziļajiem personiskajiem pārdzīvojumiem, jo es, kad klausos, tas man liek asociēties ar tiem cilvēkiem, līdz pārdzīvot, saprast, ka tu neesi viens. Un mēs vispār visos visās problēmās vispār neesam vieni. Mēs esam vislīdzīgāki nekā mēs domājam un ejam cauri visam tam pašam, kam iet cilvēks cauri savos dzīves ciklos. Tieši tā. Tā tas ir. Tu man tagad esi kolēģe. Kopš tu izziņoji, ka tev ir podcasts, kas starp citu, kurš nav redzējis Kristīnas podcastu, ir traks, tāpēc, ka Kristīna sarunājas, es vienkārši tas tāds insider informācija, jeb es nezinu, behind the scenes informācija, ir ļoti jaudīgi taisīt intervijas ar cilvēkiem, ar kuriem kopā es biju piedzīvojumos. Un Kristīnai ir papilnam intervijas ar tiem, ar kuriem viņa ir bijusi piedzīvojumos. Tā kā meklējiet podcastu Izgaismots, ja jums patīk video versija YouTube, ja jums patīk audio versijas pārējās, un no šī brīža es tev saukšu par kolēģi, un tu katru reizi būs pārsteigta. Jā, un kolēģi Laura arī būs kādu reizi noteikti izgaismots, jo, kā jau es sacīju, ka man ir ļoti daudz jautājumu par pašu Lauru. Jā, tā kā, tu gatavojies. Es jau neesmu tik bailīga kā tu. Jā, mēģināsim. Nē, bet es tev varētu tā, davai es tev parādīšu, kā bija man, kad es tev dzenājos pakaļ. Jā, padzenājies man tagad pakaļ. Ārprāts. Bet tu zini, ka tas viss būs uzspēlēts, tas nebūs pa īstam. Uz tikšanos, otrajā sērijā cilvēki jaudā. Ai, paskaties kā. Vai ne? Paņem pie dziesmas, pie rīklis, jo jūs man palīdziet. Sūtiet jautājumus Garklāvai, lai viņi nāk uz nākamo sarunu. Paldies, liels paldies. Uzredzēšanos.